Tā es ceru, ka mēs esam ērti iekārtojušies un esam gatavi produktīvām 2 stundiņām pastrādāsim, lai kopīgi risinātu būtisku problēmu, ēku energoefektivitāti, koncentrēsimies vairāk uz dzīvojumu ēku sektoru šodien. Un es došu vārdu šīs diskusijas organizētājiem Baltijas, Latvijas Brīvības un Solidaritātes fonda valdes loceklim Ansim Dogulim. Labdien! Priecājos jūs visus šodien šeit redzēt. Paldies, ka jūs atradāt laiku. Laikapstākļi ārā ir, manuprāt, tieši piemēroti šai diskusijai, jo viena no pirmajām augstajām dienām, un vismaz galvās tas noteikti daudziem cilvēkiem liek aizdomāties gan par siltumrēķiniem, gan par energoefektivitāti un par apkuru un tieši par to, ko mēs šodien runāsim. 30. septembrī Brīvības un Solidaritātes fonds rīkoja starptautisku konferenci kopā ar kolēģiem no Igaunijas un Somijas, vai iespējami efektīvi mehānismu dzīvojamā ēku siltināšanas atbalstam. Un šajā konferencē tika aizskarts gana daudz tēmas saistībā ar dažādiem atbalsta mehānismiem, ar problēmām, arī ar risinājumiem. Un, lai šie jautājumi nepaliktu tikai virspusēji izrunāti, lai viņi nepaliktu tikai pēc konferences ietvaros, mēs nolēmām turpināt šīs sarunas, konkrēti fokusējoties turpmāk jau uz konkrētiem jautājumiem, kas skar šo nozari. Un viens no būtiskākajiem jautājumiem, kas arī izskanēja šajā konferencē un kas parādījās kā problēma, tā ir tieši kā finansēt energoefektivitātes pasākums daudzdzīvokļu mājām. Un nevienmēr tas bija saistīts ar to, ka šis finansējums nebūtu pieejams, bet bieži vien tas ir saistīts ar dažādiem aizspriedumiem, ar neusticēšanos, ar bailēm izmantot kaut kādus finanšu instrumentus. Un kas ir interesanti, šīs bailes vai aizspriedumi vai neuzdrīkstēšanās izmantot nav raksturīgas tikai dzīvokļu īpašniekiem, tiem, kas dzīvo, kam būtu jāsiltina, bet arī izskatās, ka valstī ir bail izmantot dažādus mehānismus, alternatīvus finanšu avotus, ko valsts varētu izmantot, lai šo problēmas risinājumu iekustinātu un lai arī palīdzētu sabiedrībai risināt šīs te problēmas. Un man ir prieks, ka šodien šeit pie galda ir ne tikai eksperti, bet arī politiķi. Un es ceru, ka tas, ka šeit šīs abas puses šodien sēž pie galda, ļaus labāk apzināt tās iespējas, kas mums ir, un problēmas un tos resursus, kā teiksim, nozara var palīdzēt, kā valsts var palīdzēt nozarei un kas nozarei būtu nepieciešams no valsts atrast šos te kopsaucējus un vismaz sākt apzināt tās lietas vai turpināt apzināt tās lietas, kā varētu notikt labāk šī te miedarbība. Diemžēl šeit nav ekonomikas ministrijas pārstāvji, un tur es gribētu lūgt vismaz politiskām partijām, kas pārauga ekonomikas ministriju, nopietni pievērst uzmanību šai problēmai, jo, manuprāt, ekonomikas ministrijai būtu daudz biežāk un jāiet uz dialogu un jārunā tieši par energoefektivitāti, jo šis nav vienīgais pasākums, kad no ekonomikas ministrijas atbildīgos pārstāvis nav iespējams, pēc ļoti neatlaidīgas aicināšanas, nevienam nav laika no ekonomikas ministrijas apmeklēt šādus pasākumus. Bet es ceru, ka tā kā veidos jauna koalīcija, būs jauna valdība, tad arī varētu ekonomikas ministrijā šī attieksme nedaudz mainīties. To informāciju, ko mēs šodien šeit runāsim, viņi noteikti nepaliks tikai šeit. Mēs visu viņu apkoposim, ļausim arī pēc tam, pēc šīs diskusijas, jums pilnveidot, pielabot, uzlabot un dažādos formās un veidos nodosim visiem Saeimas deputātiem, atbildīgajām ministrijām, nozares pārstāvjiem un arī ieinteresētajiem sabiedrības pārstāvjiem.
Pirms mēs tad sākam, es vēl gribu lielu paldies teikt Ziemeļu ministru padomei par atbalstu šim pasākumam un arī Latvijas zaļajai kustībai, īpaši Selīnai, par iesaisti šī pasākuma organizēšanā un ieguldījumu. Un tad es došu vārdu Selīnai arī vadīt šo pasākumu. Paldies! Paldies, Ansi. Varbūt, lai diskusija būtu tāda raitāka, un arī mūsu starpā ir cilvēki, kas ir gan pārstāv politisko pusi, gan arī ekspertu pusi. Varbūt mēs varētu iepazīties savstarpēji vienkārši īsi pasakot vārdu, un ko mēs pārstāvam. Pēc tam tad tālāk arī diskusijas gaitā es jums došu vairāk vārdu izteikties, bet šobrīd tiešām īsi, kas un no kurienes būtu par Māri sākumu. Jā, Māra Mitrēvica, biedrība Pasihos Latvija. Ervīns Kroplis, arhitekts. Es strādāju kopš 2007. gadā, pievērsies ļoti zemu patēriņu ēku projektēšanai un arī diezgan daudzas ir uzbūvētas Latvijā, tā skaitā divas diezgan lielas publisku ēku renovācijas pasīvās ēkas standartā faktiski. Arī nodarbojas ar ekonomiskiem aprēķiniem un tā kā sirdsvieta. Ines Vilciņa pārstāv Saules siltumu un atbild par energoefektivitātes jautājumiem gan siltumā, gan arī iesākumā, tā kā visā Saules. Dārtis Žalgunāts pārstāv CIA ekodomu, kas nodarbojās ar inženieru konsultatīviem pasākumiem. Galvenokārt šoreiz droši vien būs ēka energoaudita. Līvija Blēnsa, Saeimas deputāte Vienotība. Vitālis Kaunsems pārstāv šeit esmu apvienības, īstenībā esmu viņu pāraudzītājs varam ministrijas eksperts tieši Ines Olofsona darbdevēja konferencija. Tāls Ledans no Sīts Latvijai un Rīgas Tehniskā universitāte, kā arī, ja nepieciešams izmantot manu pieredzi finanšu jomā, labprāt padalītos ieteikumos par šo te iespējamiem mehānismiem. Andrs Akermans, pašvaldības savienības konsultants enerģētikā, līdz neilgi vēl bija Siltuma uzņēmuma asociācijas valdes loceklis. Tā kā šeit es varētu pārstāvēt gandrīz uz diviem krastiem sēžot. Zinu gan siltumniekus, bet bez tiesībām runāt viņu vārdā pašvaldības savienību. Es esmu Māja Rubīna, Rīgas enerģētikas aģentūras direktore. Rīgas enerģētikas aģentūra ir pašvaldības aģentūra un praktiski pārzina un koordinēja jautājumus Rīgas pilsētā, kas ir saistīti ar energoapgādi, energoefektivitāti un atjaunojumiem energoresursiem. Raivo Dankevits, CRNSCO, enerģijas servisu uzņēmums. Es gan ārkārt jūtos, kad es esmu piecēlusies, bet jūs varat droši arī runāt no vietas. Es esmu Selīna Vancāne, es tātad vadu Latvijas zaļo kustību, tieši nodarbojos ar energoefektivitātes, klimata un atjaunīgo resursu jautājumiem, un arī strādāju starptautiskā organizācijā Bankwatch Network, kas arī nodarbojas ar klimatu un enerģētikas jautājumu koordinēšanu Eiropas Savienības līmenī. Varbūt īsumā es gribēju pateikt to, ka es nosūtīju arī diskusijas dalībniekiem tādu īsu ziņojumu. Varbūt tas ir īsts priekš energoefektivitātes atbalstījums, bet būtībā viņš bija diezgan garš. Es pieļauju, ka visi nav iepazinušies ar to, bet tad laika gaitā es domāju, lai nebūtu jāatkārtojās arī par to, kur tad mēs esam, kāda ir šī brīža situācija. Tad šodien vairāk koncentrēsimies to, ko mēs varam darīt, ko mēs varam ieteikt un kāda būtu alternatīvie risinājumi varbūt esošajām problēmām. Un diskusiju mēs varētu sadalīt tā kā 3 blokos tematiskajos. Pirmais būtu esošā atbalsta sistēma, jeb daudzdzīvokļu māju atbalsta sistēma, kas bija ar Eiropas fondu finansējumu iepriekšējā periodā. Un tur mēs esam secinājuši ļoti daudz problēmas, un tad ir zināms jau, ka ir iezīmēts nākamā gada, jeb nākamo 7 gadu perioda atbalsta mehānisms arī Eiropas fondos. Tad mēs varētu izrunāt nākamajā daļā, kā mēs redzam to atbalsta mehānismu strādājumu, kāda varētu būt ierosinājumi uzlabošanai, kā varētu vairāk piekļūt šim finansējumam. Un trešais, mēs šodien mēģināsim arī meklēt alternatīvus mehānismus, kā piesaistīt vēl, jo skaidrs, ka ar Eiropas fondiem mēs nevaram noklāt visu potenciālu, kas mums ir šobrīd dzīvojamā ēka energoefektivitātei nepieciešams.
Līdz ar to tad arī mēģināsim skatīt tādus instrumentus kā ESCO, starptautiskie ārvalstu dažādi finanšu mehānismi un gan pašvaldību ESCO princips, un arī tam mums ir siltumapgādes uzņēmums. Domāju, mēs diezgan arī pārklāsim visu šīs ieinteresētās grupas. Lai sāktu, es gribētu dot vārdu Mājas Rubīnas kundzei, jo jums prezentācijā arī sākumā ir sagatavots šis pārskats par potenciālu, par to, kā tad mums šobrīd izskatās šī situācija Latvijā. Īsumā vienkārši vēlos pateikt to, ka mēs visi zinām, ka šīs ēkas, kurās mēs dzīvojam, ir diezgan tādā ar zemu siltumu tehnisko prasību atbilstību, un viņas ir būvētas no 45. līdz 95. varbūt 90. gadiem, un ēkas bieži vien neatbilst tādām prasībām, kurām vajadzētu būt šobrīd pēc siltuma tehniskajām prasībām. Un, lai mēs to varētu panākt, ir nepieciešams pārvarēt ļoti daudz barjeras. Ne tikai atrast finansējumu, bet arī atrast veidu, kā motivēt iedzīvotājus sadarboties, kā viņus teiksim, šo izpratni veicināt viņus, arī viņu starpā par to, ko tad nozīmē dziļā, jeb kompleksā siltināšana, jeb ko nozīmē tikai nomainīt logus, kāds ir ieguvums visiem. Un, jā, tad varbūt vairāk Mājas Rubīnas kundzei, bet neejam tālāk. Tur, kur sākas par Eiropas atbalstu. Ja? Paldies. Tātad nedaudz par Rīgas pilsētas dzīvojamā fonda renovāciju, kas ir mūsu interešu lokā. Tātad Rīgā šis dzīvojamais fonds ir salīdzinot ar pārējām pilsētām milzīgs. Mēs esam apzinājuši, ka no visu kopējā māju skaitu, kas ir pilsētā, neatliekam renovēt, ir nepieciešams 6000 daudzdzīvokļu ēkas ar kopējo platību 12 miljonu kvadrātmetru. Mēs esam tiešām sākuši renovāciju ļoti aktīvi 2008. gadā tikai. Līdz tam bija renovēts atsevišķos posmos 12 mājas, un no tad, kad sāka struktūra fondi finansēt vai līdzfinansēt māju renovāciju. Tātad ir renovēts līdz 12. gadam 28 mājas un 13. gadā 7 mājas. Un arī no dažādiem finanšu avotiem 9 sociālās mājas. Tātad mēs varam runāt līdz 13. gadam 56 ēkas ar kopējo platību uzrādīto, vai pēc platības 1,2% tikai no tā apjoma, kas ir nepieciešams. Tātad mēs no tā varam secināt, cik ļoti liela problēma Rīgā ir tieši daudzdzīvokļu māju renovācija. 13. gadā tika noslēgt vēl 40 līgumi par līdzfinansēšanu no struktūra fondiem. Un jāteic, ka situācija ir ārkārtīgi gausi. Galvenokārt tās mājas, kas tiešām renovējās šogad, mums tās ir 5 mājas ar struktūra fonda atbalstu. Jāteic, ka tie cilvēki, kas nāk pie mums konsultēties un ar mums runā, saka, ka galvenokārt nevar dabūt banka aizdevumu. Neraugoties uz tām pārējām problēmām, kas ir. Viena pozitīva iezīme šogad parādījās. Tā pozitīvā iezīme ir tā, ka renovēt sāk privāti savas mājas. Renovēt šī vārda tiešām nozīmē. Vismaz šī brīdī stalošās 2 tādas mājas mēs zinām Rīgā, kas tiešām arī komplekss renovējums ilgiem. Mēs uzskatām, ka tas renovācijas process var iet pie mums dažādos tempos. Diemžēl mēs atrodamies ļoti zem pagaidām, un viss šis process ir atkarīgs no tā, cik veiksmīgi mums izdosies ar valstu kopā un arī pašvaldību risināt pamatjautājumus finanses, ESCO kompāniju piesaisti. Mēs uzskatām un uzstājam uz to, kad ir Lietuvas variants jāpārņem pa māju renovācijas administratoru institūcijas izveidi un arī jāatrisina jautājums par rotācijas fondu izveidi un energo uzņēmumu iesaistīšanu renovācijas procesā. Uzskatām, ka tas ir ļoti pozitīvs faktors.
Un šeit ir uzskaitīti galvenie teiksim, pasākumu, kādus tad veids daudzdzīvokļu mājās. Paldies, Rubīnas kundzei, un paldies, ka arī ievērojāt laiku, lai gan es nepateicu sākumā galvenos noteikumus diskusijai. Tad es laika gaitā došu vārdu ar ievadu uzrunu vismaz 2 minūtes, tas ir 2 minūšu garumā. Pēc 2 minūtēm es būšu diezgan agresīva un mēģināšu jūs pārtraukt. Tas tādēļ, lai mēs vienkārši visi varētu izteikties par to tēmu koncentrēti un īsi un tiešām pateikt to svarīgāko un lai neatkārtotos arī, bet racionāli iet uz priekšu. Mums arī laika gaitā pievienosies vēl 2 diskusijas dalībnieki. Tā kā, tad arī mums auditorijā sēž eksperti un arī viņiem es došu vārdu izteikties tad, kad sāksies jau tā kā diskusija. Es šajā blokā vēl gribētu dot vārdu arī Marai Mitrevicai, kas ir arī atbildīga par, kas sekojas līdzi tieši šim te procesam esošajā atbalsta sistēmā un varētu kaut ko pateikt arī no būvniecības kvalitātes. Bet pirms mēs ejam tālāk, es gribētu tad uzsvērt, ka tās problēmas mēs arī tad pēc šīm 2 prezentācijām arī diskutēsim par to. Tātad viena problēma ir tā, ka Komercbankas nedod aizdevumus, ja dod pēc izteikti neizdevīgiem nosacījumiem, kas ir piemēram 6% kredītu procents, ja, tas nozīmē, ka neatmaksā šīs investīcijas. Tāpat neatmaksājas arī tie 20%, ja ir būvniecības sadārdzinājums, par būvniecības procesu varbūt tiešām Mara varēs pastāstīt. Un vēl es dzirdēju arī ļoti labus piemērus par to Lietuvā. Tātad ir Jessica fonds, kādēļ Latvijā nav kaut kāda līdzīga sistēma, ja kādēļ mēs neesam šādu sistēmu apguvuši. Un arī par rotācijas fondu izveidu, par ko mēs pieskarsimies un nākamajā blokā. Un tad īsi Mara, lūdzu. Jā, es gan vairāk nevis par esošo programmu, bet par jauno, par nākamo plānošanas periodu. Un konkrēti tas, ko es gribēju atzīmēt, ir par to, uz kādiem energoefektivitātes mērķiem mēs ejam vai uz kādiem mums būtu jāiet. Man tā pieredze vairāk ir pēdējos gados strādājot tieši ar pasīvajām ēkām un ļoti zemu enerģijas patēriņa ēkām. Un Latvijā, kā jau Ervīns minēja, ir veiktas dažas renovācijas uz pasīvu ēku standartu, konkrēti 2, kur enerģijas ietaupījums ir 15 reizes apkurei. Bet tas, ko es gribēju atzīmēt, ka no ekonomikas ministrijas prezentācijas šī gada aprīlī par jauno finansēšanas mehānismu daudzdzīvokļu ēku renovācijai, šīs sasniedzamās vērtības tika minētas 70 līdz 90 kWh gadā. Ja pašreizējais enerģijas patēriņš apkurei dzīvojamā fondā ir 150 labākajos gadījumos līdz pār pa 200, tādos standarta gadījumos, tad jā, šeit, ja mēs renovētu no 70 līdz 90 sasniedzamo rezultātu, protams, ietaupījums ir 50% un iespējams pat vairāk, bet tas, ko es gribēju atzīmēt, ka Eiropas Savienības direktīva paredz, ka mums ir jārenovē ēkas, kas neatbilst Latvijas būvnormatīvam būtībā. Un jaunais būvnormatīvs mums ir jau ļoti stingrs, mums ir runājot par ēku norobežojošo konstrukciju vērtībām konkrēti, un šorīt pat es ieliku 103. sērijas līdzīgā ēkai renovācijā esošā būvnormatīva vērtības un paskatījos, kāds ir rezultāts. Un rezultāts, ko var sasniegt renovācijā, ir zem 50 kWh gadā. Un es domāju, ka tāda ēka, tā ir 5 stāvu kopmītne ērgļos konkrēti platība mazliet zem 4000 kvadrātmetriem. Tad jautājums ir, kāpēc mēs ejam uz to, ka mēs finansējam renovācijas, kas patiesībā neatbilst nemaz mūsu būvnormatīvam? Paldies, Mara. Mums ir vēl iespēja vienam runātājam izteikties par esošo pieredzi ar atbalsta sistēmu. Mara gan pasteidzās uz priekšu, diemžēl, bet runājot vēl par esošo atbalsta mehānismu, varbūt kāds vēlas dalīties pieredzē, varbūt no pašvaldību puses pateikt, kāda tad ir bijusi šī situācija, jo, cik es zinu, diezgan daudz pašvaldību šobrīd gaida un ir tiešām nepacietīgi gatavoja šim procesam, kad tad būs šis atbalsts pieejams nākamajiem periodiem. Un tas, ka viņš nav pieejams ilgu laiku un kavē varbūt arī apgrūtinās nākotnē kādu motivāciju. Es nezinu, pašvaldības pārstāvi vai kādi, kas ir ieviesuši projekts, varētu vēl dot vārdu. Es varētu piebilst, jo pašvaldība ēku renovācija varam kompetence, bet ir liela pieredze no
klimata pārmaiņu finanšu instrumentu. Mēs nerunājam par klimata pārmaiņu finanšu instrumentu. Tas bija finansējuma avots. Bet tur nebija daudz dzīvokļu ēkas, un mēs runājam tikai par dzīvojamām ēkām. Tur arī ēkām. sociālās mājas iesniegta. Bet tās arī bija no ekonomikas ministrijas. Nē, bet tagad varētu. Labi. Zīmešana pārums, ja. Tāpēc, un tā galvenā atziņa ir tāda, ka daudzdzīvokļu ēkas faktiski ir riskantākais segments finansētāji, ne, bankām. Jo viņi jāskatās no riskvadības principa. Vislabākais segments ir pašvaldību valsts ēkas, pēc tam var būt ražošanas ēkas, kur izņēmumi risināt jau panākt, un pēc tam daudzdzīvokļu ēkas. Un tāpēc, ja mēs gribam runāt par kaut kādu strādājošu mehānismu, tad tas ir jāskatās tiešām no riskvadības viedokļa, kā šos riskus minimizēt. Savādāk finansējums tur neparādīsies nekādā veidā. Jā, tas, ko šobrīd bankas prasa, ir augstāka atbildība no fiziskām personām. Es redzu, ka Raivo ir kāds pretarguments šajā situācijā. Jā, dotā momentā man ir ļoti nopietnas. Nosauciet lūdzu kredītus, kas ir bijuši daudzdzīvokļu ēkām, teiksim, neatmaksājumi. Kas ir problēma kredīti? Nosauciet vienu gadījumu. Kur ir ēka nav samaksājusi bankai? Par ražošanas līniju es kā reiz jums absolūti nepiekrītu, tādēļ, ka ražošanas uzņēmums var aizklapēties 2 mēnešu laikā. Un bankas nauda principā ir tā. Bet daudzdzīvokļu ēkām izsniegtie kredīti, kas ir domāti renovācijai, nosauciet man vienu gadījumu, kur tā nauda ir pazudis. Tā ir īstenībā segmenti viņiem, protams, Tas, ka bankas māk sarēķināt riskus ļoti augstus, to es piekrītu. Tādēļ, ka tur ir, teiksim, viņi skatās kā vairāk pa 20 kilometriem no Rīgas, tā viņi uzskata, ka tur pēc 10 gadiem cilvēku vairs nedzīvos. Bet par ēku renovāciju, ja cilvēks tur dzīvos iekšā, viņš maksās zaļš palikdams. Bankām ir pretenzijas par sistēmu, kādā veidā piedzer naudu no nemaksātājiem, un kur risks paliek tajā brīdī, kad, teiksim, pusi mājas sāk jandalēt un nemaksā. Un tad ir runa par to, vai ir iesaistīts pašvaldības apsaimniekotājs, kas ir tiešām efektīvākais variants, ceļš, kurš tas normāli strādā. Tāpēc, ka tur varbūt reizēm sociālajā gadījumā reizēm ir ļaunprātīgi nemaksāšana. Un tas no risku vadības viedokļa, kas ir daudzi atbildīgi. Ja tā ir fabrika, tad tur varbūt ir viens krāpnieks, vai arī, labprātīgs uzņēmējs, un fabriks, teiksim, izvērta pēc 2 principiem, vai šim uzņēmumam ir iemuši kaut kā bankrotēt un ieguldīt kaut ko mēģināt noslēgt mūsu tiesas sistēmu. Tad vai tas viņam ir izdevīgāk nekā saglabāt savu brandu, savu zīmolu, līdz ar to viņi, protams, arī tikai top fabrikās mēģināt. Principā es jums pilnīgi piekrītu, bet tas nozīmē, ka vienkārši bankām ir jāformulē tādā veidā, ka pašlaik ir nesakārtots normatīvu aktu bāze saistībā ar īpašumā, tiesībām un atbildību par kredītiem. Tur es 100% parakstos apakšā. Un principā tas jau ir ekonomikas ministrijas uzdevums sakārtot, lai būtu skaidrs, kam kredīts pieder. Jo te ir tā spēle, ka Jā, pilnīgi piekrīt. Lietuvā... Jā, un tur bankas ir tā nepiekrīt, kas dzīvot. Jo Lietuvā, teiksim, šis modelis ir atrisināts tā, mums arī Rubīns kundze pieminēja, Lietuvā ir Jessica fonds, kurā ir apgūti, tagad no galas nepateikšu, bet ļoti daudz, 200 miljoni, nemaldos, eiro arī apmērā šis finansējums, un tur ir veikts arī izmaiņas likumdošanā, lai sakārtot šo sistēmu, ka dzīvokļa kredīts pieder, viņš ir tā kā uz dzīvokli, un pērkot pārdodot kredīts ir piesaistīts, tas ir arī viens no nosacījumiem. Tas, ka mums šobrīd Latvijā pastāv problēmas ar komercbankām saņemt šos kredītus, tas ir, tā ir problēma. To atzīst gan Finanšu ministrija, gan Ekonomikas ministrija, un mēs varam šodien par to pat nediskutēt. Problēma ir. Vienkārši mums ir jāsaprot, kā viņi atrisināt. Skaidrs, ka bankas prasīs lielāku atbildību, viņām šeit riski ir jāmazina, vai valstī par to būtu jāgarantē, vai komercbankām, kam būtu šis pienākums, kāda būtu pašvaldību loma, varbūt kā viņas varētu veicināt, iesaistīties, varbūt kaut kādus atbalsta mehānismus dot vai kaut kādu papildus garantijas, kā pašvaldības uz to skatās. Divas replikas manā skatījumā, tas ir relatīvi vienkārši izcinājums. Pirmkārt, ir jāsasaist ar dzīvokļu īpašumu kredītus. Tas ir viena lieta, kas būtu jāizdara. Otra lieta, tām
vietām, kur tas tiešām buksē, var runāt par to, ka ir valsts vai pašvaldības atbalsts, kas varbūt nav finansiāls, bet tieši garantiju veidā. Un tas fantastiski šo tirgu uzlabot manā skatījumā. Jo, piemēram, pašlaik tas ir tā ar elkoņiem iespīlēts apsaimniekotāja lauciņā, kas principā nav pareizi. Šobrīd ir valsts garantija aģentūras. Pie tā man gribas piebilst attiecībā par pašvaldībām, ka mums daļa iedzīvotāji ir maznodrošināti arī šobrīd un dzīvo mājās, kuras tiek renovētas. Bet pašvaldība jau viņu to maksājumu daļu sedz. Tieši tā, jā. Tā kā, teiksim, te nu būtu jānošķir, teiksim, tā ļaunprātīga nemaksāšana vai nevēlēšanās maksāt. Bet, ja tas ir sasaistīts ar dzīvokli, kā Damkvits teica, tad šādai problēmai nav jārodas. No pašvaldību viedokļa pirmais, ko es gribētu teikt, šī sasaist ar dzīvokli. Esam gandrīz jau gadu cīnījušies Saeimā, lai parādi tiktu piesaistīti dzīvokli. Atbildē pie iepriekšējās Saeimas ir, nē, tas nav iespējams, tur ir sarežģījumi. Un kamēr tas tā nav, kamēr ir piesaistīts tam dzīvokļu īpašniekam, kuram reizēm nav naudas. Es vienkārši gribēju papildināt pašvaldības savienību, tikai esam drusku aizķērušies, jo tika pieņemts tāds likums, ka pērkot un pārdodot ir pāriet saistības uz nākošo īpašnieku. Šobrīd tas tika izdarīts. Jā, Bet to arī var atrunāt, ja kurš pirkšanas pārdošanas līgumā šobrīd. Tad par pašvaldībām vēl runājot, es gribēju vēl uzsvērt to, ka pašvaldībām šobrīd ir arī iespēja nākt pretī, piedāvājot nodokļu atlaides, nekustamā īpašuma nodokļu atlaides Rīgā. Es zinu, ka šīs te stāsts spēkā, un varbūt tas būtu tāds piemērs arī, kā cits pašvaldības varētu nākt pretī. Ļoti daudz pašvaldības arī piedāvā atbalstu gan finansiālu, gan arī tīri administratīvi tehniski sniedz atbalstu sagatavot šos tehniskos dokumentus, energoauditu un arī pieteikumu atbalstu programmai. Varbūt, ka tas varētu būt tālāk, bet Druvīnas kundze, kā jūs redzat šo situāciju pašvaldības sakarā tieši? Rīga ir jau ieviesusi atlaides attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokli. Ja māja tiešām iziet renovāciju, tad 10 gadu laikā, teiksim, ir šīs atlaides. Un pašvaldība ļoti nāk Rīgā pretī energoaudita sagatavošanā, ne tikai energoaudita, bet energosertifikātu. Mums jāteic, ka uz šo mirkli pa pēdējiem gadiem mēs esam jau 170 energoauditus sagatavojuši un kopā ar certifikātiem. Tātad arī šī certificēšanas problēma pastāv. Un pašvaldība daudz ko var darīt. Rīga ir piešķīrusi naudu. Mēs neesam iesākuši procesu par tipveida paraugu projektu izstrādi, bet 12 mājām pilsēta piešķīrusi 100% samaksu par visu dokumentācijas izstrādi māju renovācijai. Nebija iespējams pēdējā laikā to taisīt tādēļ, ka ļoti daudz tiesību dokumentu mainījās. Arī būvnormatīvs. Tagad, manuprāt, šī ļoti lielās izmaiņas būs beigušās un šo rudeni tad varēsim ķerties klāt pie tā. Paldies. Vēl kāds varbūt vēlas izteikties, ja jums ir kāds komentārs, vienkārši mēģināt kaut kā acu kontaktu ar mani vai pacelt roku, un tad es došu arī vārdu. Es gribēju drusciņi paturpināt Rubīnas kundzi, jo bez mazākās ironijas, labā nozīmē, es gribu teikt, ka Rīga ir īpaši gadījums ar savām finansēm, ar savām aktivitātēm un tā tālāk. Mazajās pašvaldībās. Es gribu teikt, ka ļoti lielā mērā renovācija ir atkarīga no pašvaldību iniciatīvām. Tas ir viens, tur, kur ir tiešām aktīvs, Valmiera vai vēl cits. Tur tas viss process notiek. Bet lielākā bremze ir bankas. Jo bankas ir lieliski sarēķinājuši savus riskus. Un mazās pašvaldības var būt cik aktīvs, tik ir pagastājot pašvaldības. Bankas saka, kurš pēc 10 vai 15 gadiem atdos šos kredītus. Un to procesu bieži vien.
Tad mums šobrīd ir klāt arī pārstāvis Krišāns Kalnciems, un viņš ir tieši, saprotu, ministrijā, kas atbildīja par pašvaldībām, tad varbūt tad ir par ESCO sistēmu īstenībā tā skaitā pašvaldības bēga rekonstrukcija, renovācija, mēs sākam izstrādāt. Es ko teicu Rubins kundze, un Agarmaņa kungs jā ir, teiksim, zinām taisnību, ka būtībā daudzdzīvokļu ēkām vēl viens biedrs bankām ir šo pašu projektu izpildes kvalitāti, ko Mārķis sākumā teica, teiksim, 50 kWh mums kvadrātmetru jābūt ar standartam, zem tā īstenībā vispār nav jāks darīt nesko darīt, tas būtības. Lai iedzīvotājiem būtu labums, lai iedzīvotājs saņemtu šo deltu, no ietaupījumu pietiekam ātri, mēs vienkārši iegūtu nokāršot mājas, kā tāds, kur cilvēki eksistē. Tas ir par būvniecību un sasniegt šo te, Krāpuma kungs var apliecināt, mūždien Latvijā daļu būvkompānijas ir to spēju izdarīt, šādu līmeni. Tas, ka tas redz, problēma varbūt energo uzņēmumu, siltumu uzņēmumiem, viņu jautājumu un tam līdzīgi ir tāda lieta iespēja. Tas, ka masveidātas pašvilti ir attīstās kādā kvartālā, tas patērniņš dramatiski krūk, salīdzināt. Bet, lai tur būtu īsts bizness, ir jāstiecās uz tiešām labiem rādītājiem, kur ir rādījumi gan iedzīvotājiem, gan arī, teiksim, finansētāji. Laba lieta, Jāko Rubins kundze teica, ka Rīga arī to dara, un šur un tur citur to dara, ir atbalsts profesionālam energo auditam, un, protams, energo auditā mums visādi, kur ir jācenšās pašvaldībai, tā kā saka, atlasīt tos, kuriem laba reputācija. Bet otrs ir nodrošināt palīdzību arī profesionālā uzraudzību, lai iedzīvotāji kvalitatīvs pats, pēc šo projektu, bieži vien tur ir lielas problēmas. Viņi nesaprot izstāstīt projektu. Un tad tas projekts paliek drošāks jau arī no bankas. Krišān, bet tu tagad pats esi ministrijā, kas atbild par pašvaldībām. Tad varbūt, un esi kā Saeimas deputāts vēlēts. Nē, es savu. Kā lūdzu? Jā, es savu. Man ir caurvārds. Ok, es atvainojos. Bet tu esi partijas pārstāvis, kuri ir šobrīd tad valdībā būs, vismaz tā izskatās. Varbūt kāds ir tas redzējums un kāds ir iespējas, ka mēs varētu veicināt to, ka pašvaldības vairāk iesaistās šajos procesos, varbūt tur redz kaut kādu lomu tajā visā procesā, kā to tālāk var. Ja runa par daudziem ēkām, kas citā ēka, cik noteikti tur ir. Jā, valdības deklarācija laikam būs par ESCO, mēģinās ilgas Nacionālās apvienības puses, kā arī daudzdzīvokļu ēkās būtu jāveicina mums šis piegājiens, jo ekonomikas ministrijas pēc arī šeit nav, ka tur ir ļoti spīvu pretestību pret ESCO principu kā tā. Man centās reizes mēģinājuši runāt, teiksim, bet es nezinu, kas tur pieņems, un tā ir godīgi. Lai gan viņi skaidri vienkārši saprot, ka tās naudas ir cik ir Eiropas fondos, ja? Un ar ESCO izdalību, teiksim, to panākt krietni vairāk, jo ESCO ir nepieciešams mazāk trāpīt. Par ESCO mēs runāsim mazliet vēlāk. Man ir vēl Tāls un tad Māja Ulvija. Par to finansēšanas sistēmu, gan arī varbūt pēdējā laikā neesmu sekojis, bet es domāju, un to katrs no jums piekritīs, ka tikmēr, kamēr būs šeit noteicošās ne vietējās bankas, nekas jau nemainīsies. Izdomāsim mēs vienu schēmu, viņiem būs pretī citi riski. Un plus mēs jau vēl nevaram noprognozēt arī pašu galveno risku procentu. Mēs jau nepiešķirt kredītu fiksēt uz 10, 15, 20 gadiem ar 4%, zem 4%. Līdz ar to ar bankām mēs varam runāt, domāt, bet nekas jau neatrisinās. Tāpat kā līdz šim 5 mājas gadā Rīgā nosatināsim varbūt. Tādēļ ir jādomā visam par citu schēmu, jādomā tiešām kā izmantot kaut kādu labāko pieredzi. Un te ir vienīgais, ka tas ir kaut kāds vietēji valdības veidot kapitāla fondi, kur arī izdod kredītu, bet izdod pa fiksētu tiešām minimālu procentu, 1-2% gadā varbūt. Un jautājums reiz no deputātiem būs, kur ņemt naudu? Lūdzu, Citadela banku pārdevām 70 miljonu mēs varam ieguldīt. Un tā jau būtu ļoti laba atspēliena nauda. Un tiešām sākt vajadzētu ar pašvaldībām. Es pat, man tāda varbūt radikāla doma, ka Rīga vispār tu nevajadzētu iekļaut Rīga. Ja ir 8 gados tikai vidēji 4, 5, 6 mājas siltinājas, tad Rīga nevajag. Mums nav pēc problēmas ne ar naudu, ne ar siltumu, ne ar pārējos, ja skatos. Mūsu Nacionālā apvienība ir piekritīs, ka Rīgā nevajag siltināt. Ja dzirdēt tādu programmu. Tas ir variants. Jūs redzēt
tātad jūs būsiet opozīcijā, jūs varat mēģināt sekot līdz šiem procesiem un mēģināt virzīt to, lai valdība tātad risina šīs lietas par to, kur ņemt finansējumu, kā viņi iesaistīt. Mēs runāsim vēl tā kā diskusijas. Cilvēki mums spēja saprast, ka par tām lietām mēs runājam, kad es nebiju ar politiku saistīts sen jau un par tādiem nekad nepieļam. Tagad jūs esat, jūs varēsiet varbūt kaut ko darīt lietas labā. Es atšķirību no citiem neesmu ievēlēts. Bet partija tomēr pārstāv, ka ir parlamentā. Tā kā lūdzu varam mēģināt varbūt runāt to, lai tiešām šī politiskā atbildība vai partijas mērķi kaut kādā veidā arī saskana ar to, ko mēs izvirzam šajā te. Lūdzu. Redziet, būvprojekts sagatavošana un būvniecības process māju renovējot ir profesionāli. Mēs vēlamies ļoti ilgus gadus to veikt uz entuziasmu pamatu un dar to neprofesionāli. Tā turpināties nedrīkst. Un pareizs risinājums ir Lietuvas risinājums, kad, teiksim, tad, kad māja ir izšķīrusies par renovāciju, viņi drīkst griezties pie valsts apmaksāt administratoru, būvniecības administratoru, kurš ir profesionāls, zina un var to organizēt profesionāli. Un, teiksim, pašdarbības process būtu jāizbeidz. Un jāsaprot, tā ir profesionāla lieta, un tas ir jādara, jāvada profesionāļiem. Bet Lietuvai ir pareizs šis process, kā šos administratorus apmaksā valsts. Tātad, respektīvi, jūs domājat, ka būtu valstī jāapmaksā tādiem cilvēkiem, lai būtu šeit profesionāļi? Un, ja māja izšķirs par renovāciju, viņai ir tiesības griezties pie tās administratoru grupas un vienoties par to, kur viņi nolīgst un viss notiek. Tieši tā, jā. Šīs procesi ir vajadzīgs visām mājām, izņemot tās, kas būs kā ESCO. Jo tur tie profesionāļi ir. Šobrīd vēl ir divas problēmas šajā blokā, kas ir palikušas gaisā. Tātad viens ir, ka iedzīvotājiem mājas ietvaros uz 85% banku gadījumā var prasīt vēl vairāk. Procents ir jāvienojās par šo projektu īstenošanu, kas to var veicināt, kas to bremzēt. Un otra lieta ir būvniecības kvalitāte, kur mēs jau pieskārāmies, bet vēl ir no Raivo ir īsa, es ceru replika šim te, ko mēs... Centīšos īsi. Pilnībā atbalstu Rubīnas kundzi ar ideju par to, ka nepieciešami ir profesionāli projektu vadība. Man ir viens komentārs, kas ir pret jūsu viedokli, piedošanu. Vienīgais, kas man tajā visā pasākumā varbūt nepārāk patīk, ir tas, ka profesionāls, teiksim, būvniecības eksperts šī gadījumā rīkojās ar svešiem līdzekļiem. Tas nozīmē, ka viņa alga nav atkarīga no tā, cik labi viņš veic šīs mājas renovāciju. Ja viņš ir valsts apmaksāts, viņš ir valsts apmaksāts. Un tad mēs aizvien uz tādu konkrētā cilvēka godaprātu. Ja viņš ir foršs eksperts un viņš dara to darbu labi, tad Dievs ar viņu viss būs priecīgi. Bet ja viņš ir eksperts, kas ir, teiksim, tā pavirši dara šo darbu, tad mēs nonākam zināmās problēmās. Tas ir īsts. Tā tad vajag pārbaudīt šo procesu Lietuvā, kur tas strādā, Lielbritānijā strādā. Jā, es sapratu, uz ko jūs teicāt, par to mēs arī runāsim vēl, bet vēl ir viena lieta, es pirms diskusijas arī lasīju internetā, atradu vecus rakstus, un tur bija viens citāts no Ervina Kraukļa, ko es atceros. Nākotnē lētāk šīs mājas varētu būt vai nojaukt un būvēt no jauna, bet maz kā pasīvās, vai kad renovējot, man ir pierakstīts citāds, bet doma ir tāda, ka renovēt nākotnē šīs ēkas, kas ir tagad renovētas, varētu būt krietni dārgi vai pat ļoti neizdevīgi, tādēļ, ka šī renovācija, kas tiek veikta šobrīd, ir pilnīgi neatbilst kādiem kvalitātes standartiem, varbūt tiešām par to būvdarbu kvalitāti ir komentārs. Tā, es bišķi skaidrāk, ka pirmais ir tas, ka es nekad neesmu pārstāvējis to speciālistu grupu, kas uzskata, ka esošais fonds tur ir jānojauc. Tāpēc, ka tas vienkārši neadekvāti. Mēs labi redzam, ka it kā tie garantijas termiņi pāri, bet kvalitatīvas renovācijas gadījumā vēl 50 gadus tās mājas stāvēs. Tas ir diezgan skaidrs. Otrs ir tas, ka nav pienākusi tā labklājība, uz ko visi cerēja varbūt 25 gadus iepriekš, kad visi varēsim nojaukt un būvēt pilnīgi no jauna. Un joprojām padomju laika
jāietur tipveida projektu kompaktie dzīvokļi, tas, ko mēs varam atļauties, un bez šaubām mēs to varam atļauties tad, kad tas ir kvalitatīvi renovēts, un tas tad ir normāls ilgtermiņa ieguldījums. Es bišķiņ par to procesu, man ienāca prātā ir valsts, varbūt, ka šis būvniecības administrators varētu būt pašvaldības amats objektos, kuriem pašvaldība piešķir garantiju. Būvniecības līdz ar to tas procesa kvalitāte ir saistīta ar šo te garantiju. Ja pašvaldība kaut ko zaudē, tad ir personīga atbildība arī administratoram. Tas ir viens. Otrs jau pirms kādiem 2,5–3 gadiem vienā apakškomisijas sēdē Saeimais uzdeva jautājumu ekonomikas ministrijas ļaudīm, kāpēc nav īsti nekas darīts ar renovācijas tipveida projektiem. Ir uzkrājusies pietiekoši laba pieredze, ļoti daudz, un šie tipveida risinājumi katru reizi tiek, zināmā mērā daudzām firmām, kas ir specializējušās uz renovāciju, jau tā tipveida projekta, ja tā čupiņa patiesībā ir. Ja, tad, lūk, šis te būvprojekta būvniecības procesa kvalitātes garants varētu būt šāda te pašvaldības institūcija, ja valsts nespēja nodrošināt, un tas būs ļoti ilgi acīm redzot, panāk, lai valsts nodrošina pašvaldību šī gadījumā būtu labāks risinājums. Salīdzinoši lielām pašvaldībām, pat tādās mazpilsētās kā Cēsis vai Talsi vai vēl, ir izdevīgi pasūtīt tipveida projektus noteikti jau tagad. Ja jums ir 10 ēkas renovējams, tad var uztaisīt tipveida projektu, pilnīgi noteikti. Šis projekts var būt ļoti kvalitatīvi izstrādāts ar kontrolējamām izmaksām, ar tāmēm, ar ticamiem būvdarba apjomiem, pietiekoši labā detalizācijas pakāpē. Un šādu projektu ieviešanu var jau atļauties garantēt pašvaldību. Un tas ir risinājums par atbildi, ja ir kaut kādas banku bažas, kur gan man personīgi šķiet, ka banku bažas vairāk ir par tiem nekontrolētas kvalitātes, teiksim, objektiem, kas atrodas viņu bilancē šobrīd, kur viņi cenšas vienkārši izpārdot, rezervējot šo te kredītu spēju šiem objektiem, nevis jaunām renovācijām. Bet tas ir cits stāsts, ja, zināmā mērā. Līdz ar to viņu, teiksim, uztraukums par kvalitāti ir, es neteikšu, ka liekulīgs, bet viņš ir mazliet tēlots. Ir tāds, viņi nav īsti rīkojušies, nav darījuši neko kvalitātes virzienā pirms tam. Neizskatās, ka viņi gribētu darīt kaut ko tagad. Paldies, ir risinājums. Ir kādi argumenti, pretargumenti šim risinājumam, varbūt nekādi? Ir kāds alternatīvs? Es varu pateikt pretargumentu, kāds izskanēja no ekonomikas ministrijas, ka tās ēkas tomēr ir diezgan dažādas. Uz ko man ir savukārt pretarguments pretī tajā laikā, kad šos tipveida projekts ieviesa, viņus pārzīmēja cilvēki uz rasējumiem dēļiem, uz pauspapīra, vilka tušā. Ja? Nebija apakšā, bija tipveida plāns un vilka tušā. Tās izmaiņas, kuras tika ieviestas attiecīgi katrā tādā speciālā vietā, tur sekcija nobīdes vai vēl kaut kāda nieki, tika risināts tādā veidā šodien, kad mums ir pieejams Building Information Modeling, kas ir trīsdimensiju parametriskās modelēšanas sistēmas. Šis arguments vienkārši smieklīgs, tāpēc, ka ir ļoti vienkārši, un tur nav nekādas darbietilpības īpašās pielāgot tipveida risinājumu kaut kādiem unikāliem apstākļiem, kur, protams, apsakošana ir jāveic un jāsaprot, cik daudz kādas ir šīs atšķirības. Tas ir elementārs, maz darbietilpīgs pasākums, un to noteikti uzdarīt. Un vēl viena būtiska lieta, teiksim, runājot par tādām Jelgavas labi izpētīt, viņi paši ir aktīvi ņemās. Ja ir šie pašvaldības pasūtītie tipveida projekti ar tādām dizaina variācijām, ko cilvēki var izvēlēties, zaļš vai sarkans, ja, kā pasaka, tas kaut kas, kur būtu cilvēkam izvēlēties, tad ir potenciāli liela ietekme uz arhitektūras kvalitāti, ja, līdz šajā projektu diezgan dīvaini bieži vien arhitektūras jomā. Ja. Un Jelgavas gadījumā, piemēram, kur bija vēsturiskais centrs nobalpots bijis, ja, tad tu vari iegūt pilnīgi jaunu pilsētas sevi. Ja tev ir šādi, ļoti labi integrēt saskatīt projektu ar arhitektūriskā kvalitātes viedokļa. Jo tagad viņi ir raivi kā dzeļvērtēs bieži. Tas arī plus. Jā, paldies. Vēl kāds vēlas izteikties šajā sakarā?
Ko jūs teiktu, piemēram, par situāciju, ja iedzīvotāji nespēja savā starpā vienoties, kam būtu jānāk šeit palīgā pašvaldībai? Ir enerģētikas aģentūras, kuras gan visas nefinansē, tā kā Rīgā ir enerģētikas aģentūras, kas tiešām balstās tikai uz savu projektu finansējumu. Rīgā mums ir tā labvēlīgā situācija, ka mums ir šī enerģētikas aģentūra, kur var nākt palīgā un šiem dzīvokļu īpašniekiem skaidrot nepieciešamību pēc renovācijas. Kā iedzīvotājs var saprast, ka viņam dziļā renovācija ir svarīgāka un ka tās izmaksas lielākas, ka īstenībā viņam tas ir izdevīgāk nekā kaut kas ātri izdarāms tagad. Ir kāds idejas, kā pārliecināt, varbūt vairāk kā sabiedrību uzrunāt? Viena lieta. Man ir viens jautājums varbūt pašvaldībām. Nekustamā īpašuma nodoklis vai visās pašvaldībās ir apmēram vienādi, tas nekustamā īpašuma nodoklis paliek vecajā apmērā, vai arī, teiksim, tad pēc ēka ir renovēta, vai tas īpašuma nodoklis paceļās augstāk? Jo tāpēc, ka ēka principā iegūst citu vērtību. Pašvaldības var piemērot likumu. Var, bet jautājums, kāda ir situācija? To jau var izdarīt tikai, ja zemes grāmatā parādās. Ir ieraksts, ka viņas vērtība ir augsta. Nē, jautājums, tad, teiksim, ēkas vērtība palielinās pēc renovācijas. Jautājums, kas notiek ar nekustamā īpašuma nodokli? Viņš ir piesaistīts inventarizācijas vietā, ja viņi netiek... Nē, pagaidām netiek, bet jautājums ir kāds. Teiksim tā, viens no iemesliem, kāpēc iedzīvotāji negrib piedalīties šajā procesā, tāpēc, ka potenciāli iespējams, ka nekustamā īpašuma nodoklis pacelsies. Tā ir lieta, ko mēs esam jau runājuši, bet īstenībā šeit būtu vairāk jāskaidro, jādarbojas sabiedrības informēšana, manuprāt, jo tādas situācijas nav šobrīd vēl bijušas. Jūs varat nosaukt kādu situāciju, kurā ir... Nē, bet es saku, ka tāds ir bažas, tāpēc, ka likumdošana tās bažas ir, jā, tieši tā mums ir nepamatot izveidošās. Tad Krišāns vēl gribēja izteikties, un tad mums būs vēl auditorijā. Bet redzot, ar pārliecināšanu viena lieta būtu ieteicams izmantot, tie, kas pārliecināts, ir eskalētē pašvaldība. Kas? Tu bieži vien, ja tur inženieris aiziet, tu runā, viņš jau nemāk runāt ar cilvēkiem, vai profesionāli komunikātori kopā ar inženieri, teiksim, valsts meldēs, un tam ir izšķiroši nozīme, tāpēc, ka cilvēki pieņem lēmumus emocionāli, un uzmest par būvniecību šajā gadījumā. Kompetence savādāk. Drīkst priekli, kur es nevaldi meldēju, bet tur kādu veiksmīgu renovācijas, teiksim, mājas vecāko, tā teikt, vai es nevis profesionāli komunikātori, kurš reiz izdarīt. Ja viņš ir mājas vecākie, daudz, kur viņi nav īstenībā. Jā, ir tāds dzīvokļu īpašnieku asociācijas biedrības, kas ļoti veiksmīgi strādājas, ka zinu, mums ir vēl viens jautājums vai replikā jau. Nodokļu tā ir baža. Tikko Rīga viņi noņēmuši saistoši ar noteikumiem valsts dienas ir pateicis, ka viņi izrādās tagad metodiku, kā novērtēt renovētās mājas. Tas nozīmē, nodoklis būs augšā. Pašvaldība metīs zemē, atlaida un motivāciju. Viņi dzīs kokā. Un tas ir politisks lēmums. Te politiķiem jāsaka, ko jūs darīsiet. Ja kurš solis, kas ir pretēji draudzē šai kustībai, nekādā gadījumā. Ko mums var teikt politiķi par šo, cik mums šeit ir politiķis, kas ir no vienotības sastāv, tad arī valdībā līdī, varbūt es varu jums palīdzēt izteikties. Patiesībā es tā kā ļoti vairāk daudz gadus esmu strādājis kā pašvaldības vadītājs, mazākais saimnes deputāts, tā lieta ļoti ir tuvu. Pats galvenais, manuprāt, ir sākotnēji vispār pārliecināt iedzīvotājus par to vajadzību. Un kāpēc viņus nevar pārliecināt? Vienkārši tāpēc, ka materiālais stāvoklis iedzīvotājiem ir diezgan slikts. Un tā saprašana pēc tam, kāds labums no tā būs. Es nesaku, ka visu, bet ļoti, ļoti daudzos gadījumos, ja banka prasa 85%, lai iedzīvotāji to nolemtu, ja, tas ļoti grūti izdarāms patiesībā, lai tāds nolēmums būtu. Cepuri nost tiem, kuri to izdara. Par nekustamo īpašumu šodien dienu, es nezinu, vai iedzīvotāji vispār par to ir informēti, mēs vēl nav aizdomājušies. Īpašums tiks pacelts vai savādāk. Protams, es ticu, ka tas varētu būt un kad tiešām pie mums ir tādas organizācijas, kas līdz tam aizdomāsies no savas puses, kā politiķis. Es uzskatu, ka, protams, ka to nedrīkstētu darīt, bet es ļoti labi saprotu, ka, ja vēlreiz tiek sveikta mājas inventarizācija, tas šā vai tā nekustamā ir pacelsies, jo tas ir pilnīgā saimē, nekustamā īpašuma aprēķins nāk patiesībā no zemes dienas, tad aiziet uz pašvaldību savādāk, jau tas arī nevar būt. Tāpēc droši vien, ka tur varētu nākotnē domāt par iespējām
kaut kādu atlaides, teiksim, kaut kādu gadu laikā veikt tiem iedzīvotājiem iedot ar likumu, lai tas nebūtu vienkārši no mūsu emocijām, kur mēs katrs gribam vai negribam, bet tas būtu kaut kur iesaistīts likumdošanā. Ja? Attiecībā par bankām, protams, te jau visiem ļoti labi pateikt, vienotība pārdeva pareiz banku, un tagad jau tā tas būtu. Es domāju, tas jautājums nav tik vienkārši, negluži, jā, bet tas jautājums nav tik vienkārši risināms, jo ja šeit sēdētu skolātāji vai mediķi, tas jautājums tiktu virzīt citādā virzienā, ja? Bet kopumā mums, protams, jādomā par valsts atbalsta iespējām, kā to mēs varētu izdarīt, kādus fondus mēs varētu veidot un kādā veidā mēs varētu atbalstīt. Jautājums, vai tā varētu būt valsts banka, tad man tās valsts bankas būtu ļoti, ļoti žēl, ka viņai blakus jāstrādā ar citām, Zviedrijas bankām, kurām ir pavisam cita situācija un cita naudas resursi, ja tā banka būtu ļoti nabadzīga un ļoti vāja patiesībā. Arī valstī, es nezinu, vai tas dotu ienākums. Tā ka patiesībā tas viss jādomā summā, bet tas, ka protams, no valsts puses jādomā par to atbalstu un kādā veidā to izdarīt un cik var uzņemties arī pašvaldības no šīs sadaļas. Jā, tas ir ļoti svarīgi un noteikti likumdošanas sekās jāatbalsta. Es drīkstu uzdot vienu jautājumu. Visi runā par šo nekustamā īpašumu nodokļu dzīvokļu īpašumu. Cik liels viņš ir? Reāls cipars, cik naudas? Cik jāmaksā? Atkarībā no kadastrālās vērtības. Purciems. No tām jaunajām labi. Purciems, tipveida. Cik maksā 3 starp dzīvokļus? Nekustamies. Par kādiem cipariem mēs šodien runājam? Cik? Es nezinu, tādā interpretē 70 eiro apmēram gadā. 70 eiro gadā. 70 eiro gadā, ja? Mēs maksājam 70 eiro gadā. Pieņemsim, ka šī kadastrālā vērtība pieaugs 2 reizes. 140 eiro gadā, bez jebkādas atlaides. Liekam iekšā kompleksā aprēķinā un panākam to, ka mums ir spēkā arguments, ka iedzīvotāji materiālais stāvoklis pēc renovācijas uzlabosies. Viss. Ieskaitot nekustamā īpašuma nodokli. Un pašvaldības būs ieinteresētas sekmēt dzīvokļu īpašumu renovāciju, nekavējoties. Es saku, par kādiem cipariem mēs runājam. Es atvainojos 70 eiro daudziem dzīvokļu īpašniekiem. Protams, ir liela nauda, bet tikpat daudzi to iztērē 2 iepirkšanās reizēs vēlreikumā. Es atvainojos, un tas ir gada laikā. Tā, jūs runājat par... Mums vēl bija komentārs. Man ir komentārs, es biju iedomājis, ka mēs šeit esam profesionālā sarunās atnākuši, bet te uzreiz sākās politiskās divkaujas. Ka manu piedāvāju pirmkārt Citadeles bankas pārdošanas nauda ir ārkārtas ieņēmums. Ārkārtas ieņēmums parasti nolīdz ārkārtas kaut kādiem normāliem projektiem. Tā nav šodien mūsu diskusijas. Tas ir vienīgais ceļš, kā tikt vaļā. Tas būs finansējuma risku. Nekam nepiedāvā veidot banku, bet fondu, kas visam cits, nekāda komercbanka neveidojās, kas konkurē ar Zviedru bankām. Ok, tas nav šīs dienas jautājums. Lūdzu, Mājas Rubīns, bet tikai īsu komentāru, jo mēs gribam iet tālāk par Eiropas fondiem. Jā, ejam tālāk. Paldies jums liels. Es gribēju iepazīstināt īsti tikai par to, kas ir iezīmēts tālāk nākamajam periodam Eiropas fondos. Tātad mums ir 150 miljoni atvēlēt tieši dzīvojamo ēku siltināšanas pasākumiem. Modelis ir pilnībā jauns finanšu modelis, kas ir veidots pēc tādiem jauniem standartiem un atbilst Eiropas Savienības direktīvām. Tātad, lai to ieviestu Latvijā, mums izskatās, ka varētu būt tas modelis. Es viņu mēģināju šobrīd iezīmēt, bet tas nav garantēts, ka viņš tāds būs, jo šobrīd šie ministru kabineta noteikumi tikai projekta stadijā un pastāv bažas, ka šobrīd tiešām viņš varētu pilnīgi mainīties. Tātad tā ideja ir tāda, ka šobrīd plānotais atbalsta pasākums būtu pieejams iedzīvotājiem daudzdzīvokļu ēkām. Ja viņas vienotos mazliet mazāks procents varētu būt cilvēku nepieciešams, tad tas tiks ņemts vērā likumdošanā. Būs izveidots jauns valsts fonds, kas ir kā, šobrīd tas ir plānots, ka būs Altums, kas būtu kā energoefektivitātes fonds. Par to, ko viņš vēl darīs, pastāstīsim tad vēlāk, kad mēs nonāksim arī pie siltumenerģijas ražotājiem. Bet doma ir tāda, ka, lai risinātu esošo situāciju, ka bankas neizsniedz kredītus, tad Altums būs tā iestāde, kas izsniegs šos kredītus 100% apmērā, kuram varēs būt iespēja saņemt šo kredītu. Vismaz pēc iespējas vairāk šīm ēkām. Tas atbalsta mehānisms būs atkarīgs no tā, cik liels būs tas ietaupījums, un sākot no 25% grants
varētu būt tad, ja siltumenerģijas patēriņš apkurē pēc renovācijas ir neaugstāks par 90 kW uz kvadrātmetru un līdz par 35 apmērā, ja būtu neaugstāks par 70. Tas ir tikai pieņēmums šobrīd. Tātad ekonomikas ministrija mēģina rast iespēju, kā nākt pretī, kā nodrošināt šo aizdevumu. Tāpat laikā ir ļoti grūti vienoties šobrīd ļoti daudz iesaistītajām grupām. Bet ko mēs varētu jau šobrīd secināt, ka varētu būt situācija, ka atkal Altums varētu paturēt savā rīcībā iespēju lemt, kam tad šos kredītus piešķirt, kam ne, jo šobrīd tas nav valstiski definēts. Kā mēs ar to varam cīnīties, lai, teiksim, reģiona attīstības indeks netiktu ņemts vērā un lai tiešām ekonomiski pamatotu projektu varētu saņemt šo finansējumu par Eiropas fondu nākotni. Es pieļauju, ka ir daudz, kas ir sekojuši līdz šim procesam, bet arī iespējami daudz varbūt nav lietas kursā. Kādas ir jūsu vīzijas, redzējumi, kāda varētu būt ideālā situācija šobrīd? Šos 150 miljonus ir domāts, ka viņiem papildus tiks piesaistīti vēl ārvalstu vai starptautisko finanšu institūciju resursi, par ko mēs arī tūlīt varētu sākt diskusiju, bet tiešām kā varētu efektīvāk risināt problēmu, lai šis kredīts būtu pieejams un lai aizdevums varētu saņemt tiešām, lai varētu sākt šos projektus. Nu, tad neviens it kā nesāk, tad varbūt es sākšu. Kā pamatā jau tas izskatās diezgan pieņemam, tā kā valsts ir sagatavojuši šo vīziju, kādā veidā strādāt. Un kopā ņemot, arī ievērojot to, ka šis fonds izsniegtu ļoti stabilu procentu kredītu, tātad, kas būtu 2% plus Eiribors, un ņemot vērā to, ka Eiribors ir mazs, tātad nepārsniegt 3%. Bet lieta ir tāda, ka mums ir jāņem vērā it kā tie 30%, 35%, ko mēs varētu saņemt kā grantu, patiesi ir mazāks par tiem 50%, ko nu visu laiku cilvēki it kā dzirdēja un pieņēma. Bet jāņem vērā, ka neviens līdz šim, teiksim, 3% kredīta aizdevumu nav saņēmis. Un katrs šis procents dod ļoti liels procentus it kā granta veidā. Neaizmirsīsim, ka saņemot šos 50% grantu un liels procents kredīta aizdevumu, mēs lielu daļu no tā granta samaksājam par tiem kredīta procentiem. Šie ir pilnīgi līdzvērtīgi priekšlikumi, un man gribās teikt, ka mēs pa maz esam cilvēkiem skaidrojuši, ka viņi ir līdzvērtīgi. Un šobrīd ir padomā, ka šī procentu likme varētu būt 2% plus Eiribor likme. Tātad pilnīgi zemi procenti. Lūdzu, Jā, ziniet, ar Altumu ir tā, ka tas nav garantēts, ka visu periodu, kamēr tiks piešķirt šī nauda, tie 2% saglabāsies. Absolūti nav garantēts. Bet doma ir, ka jāpanāk ir tas, lai valsts varētu nogarantēt šos procentus. Tas ir galvenais uzstādījums. Katrā ziņā spēlēt viņi nedrīkst. Es saprotu, ka ir jau tagad projekti, jābūt stabilam. Pacēla procentu likumu. Bet tas ir tikai projektā šobrīd šīs par tiem procentiem, un tādēļ, ka nevar vēl vienoties arī tas ir apstādījums. Bet pie esošiem projektiem pašlaik Altuma ceļ procentu likumus. Bet visas bankas ceļ. Bet tāpēc es saku, kā jūs varat garantēt 2%? Tādēļ mēs runājam, ka šī būs valsts. Nejauksi māja renovācija vispārējo. Jautājums par to Eiroboru, par kādu Eiroboru iet runa par 3 mēnešu, 6 mēnešu? Par banku 3 mēnešu. Nu jā, bet tad jau kolēģi ļoti pareizi saka, jo 3 mēnešu Eirobors šodien ok ir zemes, vai ir piesāņot. Pēc pusgadu viņš jau būs 10%, un tādēļ es atcerēties. Nē, nu, bet to mēs, jūs sakat, nevar būt. Mēs daudz ko sacījāt, nevar būt 2008. gadā. Kas būs ar eiro? Nē, bet tieši tādēļ jau ir šādiem te gadījumiem siltināšanai, energotaupībai normālās valstīs ir fiksēta likuma šo periodu. Tur neiet runa par kādiem Eiroboriem. Tāpēc saprasīt, mēs izšķiramies, cik mēs varam atļauties prasīt 1-2% gadā un uz fiksētu visu to termiņu 10-15 gadi.
Tikai tā mēs varam iesaistīt tos iedzīvotājus un minimizēt riskus un arī aiziet no tiešām no nevajadzīgā banku kredīta. Kurš maksās par tiem riskiem? Kādiem riskiem? Par tiem riskiem, kas pastāv automam, par neatmaksātiem kredītiem, par kaut kādiem neiztilpušiem. Pagaidiet, tur tā ir tas viss pirmkārt arī 2% daļa riski jau ietver. Otrs, mēs jau nedosim masveidā katram, kas atnāks un gribēs kredītu. Tur tiešām loģiski izvērtēšana izdomājam schēmu, kas ir tie sākotnējie projekti, kā pašvaldības iesaistās. Protams, ka riski vienmēr pastāv, bet savādāk šos siltināšanas un enerģijas taupības projekts ir tāds, ka vajag fiksētu likmi, kas fiksētu likmi uz šo periodu. Kā mēs to varam panākt šobrīd valdībā, par to būs jāvienojās, kad mēs tieši ceram jūs atbalstīt. Argumentējot, un ja mēs tagad ieliekat prognozi, kā Eirobors var mainīties, kaut vai viņš pieaug, un mums jāmaksā, kā jūs sakiet, 6% viss tas projekts ir neizdarīgs. Pastoties vēsturiski, Eiribors, man liekas, nav īpaši augstāks par 2% nekad bijis vēsturē, un protams, ka ja kredīts ir 15-20 gadi, tad var mainīties, bet ne jau runājot par viens arguments pastoties tendenci. Neņemt vērā Eiriboras īsi vienkārši. Šie finansu līdzekļi nav jāaizņemās starpbanku finansu tirgu, līdz ar to Eiribora var nepiemērot kā teorētiski. Viņi vienkārši ir fondu līdzekļi, kurus aizdod, ja, uz procentiem. Tas nozīmē, teorētiski, varbūt Eiribors tur nav. Man gribas teikt tā, ka mēs tagad runājam Latvija pirmo reizi, nevienam nekāda pieredze nav, taisīs tādu fondu. Mums Igaunijā un Lietuvā šādu fondu strādāja jau ilgstošus gadus. Paraudzīsimies, kāpēc viņi varēja, teiksim, ar zemiem procentiem dot to naudu, un kāpēc tur nebija nekāda satraukuma, un kur tad ir viss. Viņiem ir tādi paši apstākļi, kā ir pie mums. Ja mums nepietiek informācijas vai kompetences, braucam pie viņiem un paskatāmies. Tur sistēma strādā, kāpēc viņi nestrādās pie mums. Ir arī sistēma Austrijā, Vācijā, visur, kur strādā. Un patiesībā galvenā problēma ir tā, ka pārāk daudz cilvēku netic Latvijas valsts nākotnē, vienkārši vispār netic. Visi, nezinu, kāpēc domā, ka kad tik nebūs tā, ka pēc 10 gadiem būs viss, kas saka, tukšs, un nevienu nebūs, viss būs sabrucis. Tādēļ mēs šeit esam gudrās galvas, lai mēs varētu mēģināt rast risinājumus un piedāvāt kādu savu ideju. Jā, lūdzu. Varbūt sākties priekšā, jo jūs... Mēs esam Gontrēvs Aivars Latvijas Nacionālajā valsts priekšstādājs. Tas, kurš var iedzīvotājs sapulcies, klausās, ko viņam ir baža, ko viņam nav baža. Tas, kas staigā uz bankām, dzird viņa argumentus un visu pārējos. Vai tas ir autums, vai kredīti, vai parastās bankas, Zviedru bankas, tam nav starpības. Normālajā laikā mūsu iedzīvotājs kreditēs sevi banka ar 1,7% Eirobors. Kāda starpība? Tas ir autums vai sevi? Viņu interesē gala rezultāts. Viens, otrs, lai nav jāmaksā kaimiņu, atkal piesaistiet to maksājumu vienreiz pie dzīvokļa. Lai tā sistēma ir stabila. Tagad tā sistēma būs stabila, otrs. Rubīns kundze parādīs 6000 mājas Rīgā. Parasti tiek uzskatīts, ka Rīga ir pusi no Latvijas, reiz 12 000. Katrai mājai, neskatoties tāmēji, 200 000 stabili ir nauda, kas ir jāaizdod bankās. Kur bankas burkāns, atcerien tās bankas pie galva, paskatiet bankas mīļās, nelabējiet vairāk tās saimnes juridisko daļu un nekancellējiet tos visu laiku tos priekšlikumus, kas piesaista pārvaldīšanas izdevumus, tā skaitā renovāciju pie dzīvokļa. Bet reku jūsu bonus 2,4 miljardi. Bankas atpūs Kādēļ tas autums tiek veidots, lai varētu nogarantēt to, ka šī banka izsniedz aizdevumu tehniski ekonomiski pamatoties projektu? Pēc, kad nav stabilas situācijas, šobrīd Latvijā par ūdeni jāmaksā par kaimiņu, par siltumu jāmaksā par kaimiņu, tad vēl par renovāciju būs jāmaksā par kaimiņu. Bankas jau nedod tos aizdevumus, jūs sakat, Bankas nedod to aizdevumu, tāpēc arī viņas nedod to aizdevumu. Viņas ir pašas tagad sanāk interešu konfliktā. No vienas puses viņas bažījās par savu prioritāro hipotekāro tiesību, kam, protams, ka šīs bija pēc projekta, ka šīs maksājums aiziet priekšu šim. Tāpēc viņi baidās un negrib sagrauzt šo sistēmu. Tāpēc viņas vajag apsvērt pie pār un galvu pateikt, draugi mīļie, samiernieties vienreiz un šitas beigsies. Bet tas, ko mēs jums piedāvājam,
kaut ko citu. Viss. Paldies komentārs vietā. Tiešām es gribu pateikt, ka ekonomikas ministrija šobrīd arī vada pārunas un ir ļoti grūti vienoties ar Komercbankām. Pirms 5 gadiem es personīgi ekonomikas ministram izmetu uz A4 lapiņas. Dažos līguma grozījumus uz A4 lapiņu. 5 gadiem nekas nav mainīts. Es Montarēvu kungu gribu pilnīgi, teiksim, papildināt, un es viņam pilnīgi piekrītu šajā sakarā. Jo pašlaik ir tā situācija, un mēs arī ar to saduramies, ka banka mājas renovāciju var vērtēt caur pārvaldnieku, apsaimniekotāju. Tātad, ja man pieņemamāks vairāk tas vārds apsaimniekotājs. Tātad, viņi paskatās, apsaimniekotājs apsaimnieko 300 mājas, bet mēs kopā kredītu paketē esam izsnieguši viņam 1 miljonu. Un viņš nāk vēl ar kaut kādām mājām pie manis, ko viņš grib renovēt, vai iedzīvotāji grib renovēt ar apsaimniekotāju palīdzību. Viņš saka, nedosim mēs jums vairāk kredītu. Jums ir teiksim, uzņēmuma apgrozījums jau iet, teiksim, uz riska robežas. Jo viņi uzskata, ka apsaimniekotājs ir kaut kādā mērā atbildīgs par mājas kredītu. Mājas renovācijas kredītu. Un tur tas viss iesprūst, jo normatīvā nav stingri novilktas robežas, ka tā ir mājas bilants, tā ir pārvaldnieku bilants. Kāds vēl papildināt? Es vienkārši gribēju par to politisko pusi un par to saimniecisko pusi. Redziet, mēs arī saimā padās nesen tādā pirmsvēlēšanu iespējā pieņēmām lēmumu par noliktu atslēgu principu. Ja? Kas, protams, ka bankām modina nedot tos kredītus. Un tātad viņi paliek vēl nedrošāki, viņi paliek vēl vairāk skatās uz to lietu negatīvi nekā pozitīvi. Jā, bet tās lēmums ir pieņems un droši vien tas saistīsies arī ar šīm lietām. Jo bankām tie dzīvokļi nav vajadzīgi. Tad, kad viņi nespēja izmaksāt, viņi vienkārši atdod dzīvokļus. Un tāpēc viņi, protams, arī tos procentus cels. Tāpēc, ka jūs neko nepiedāvājat pretī, piedāvājat viņiem 2,4 jārus. Ne jau tāpēc, ka nepiedāvājat pretī, bet tas bija absolūti populistisks lēmums, viņš tās tika pieņemts un, diemžēl, viņš labumu nenesīs, jo kāds iedomājās, ka var atgriezt likumā ar atpakaļ ejošu datumu. Diemžēl nē, viņš stāsies spēkā no 15. gada 1. janvāra. Un tas jau ir tā kā uz priekšdienām. Patiesībā jaunās ģimenes un kredītas mums ir norakstījuši. Es gribētu teikt, ka nav tik vienkārši 2,4 miljārdi. Tas ir tad, ja matemātiski paņem 3 mājas un pareizi zinām 2, bet tās mājas, kas ir ārpusē, kuras tā tukšie dzīvokļi, tas ir nereāli, ka tur bankas tos kredītus un ka viņas tur nopērk. Labi, izliek 3. Paskatās vienu banku, tev tas interesē? 600 miljoni. Diemžēl Komercbanka asociācija šodien netika tie cilvēki atbildīgie, kas ar šiem jautājumiem strādā, bet viņi arī cenšas, viņiem dalīgi visos pasākumos, kas ir tiešām no ministrijas arī organizēti, bet jāsaka, cerējām šodien viņus vēl tā teikt noķert un tad pie vārda turēt, bet ejam uz priekšu un par to situāciju, kāda ir skaidrs, mums ir Eiropas fondi, ar tiem nepietiks, lai visu mūsu vajadzības apmierinātu. Kāda ir vēl alternatīva risinājuma? Šobrīd ir tā, ka, lai izpildītu Eiropas Savienības direktīvas prasības, mums par 1,5% ir uzlikts obligātā pienākuma schēma siltumapgādes uzņēmumiem. Tas nozīmē to, ka lielie siltumapgādes uzņēmumi, piemēram, kā Latvijas Energo vai teiksim, gāzes uzņēmumi, siltumapgādes uzņēmumi būs spiest samazināt gala patēriņu par 1,5%. Turklāt šis ir kumulatīvais procents un grūti izskaidrot, bet ir tā, ka ar gadu tas arvien vairāk aug tas apjoms, kas ir jāsamazina. Tad ir dažādi veidi, kā šo te var samazināt. Viens veids ir, ka siltumapgādes uzņēmums, piemēram, pašvaldībā, viņš vēršās pie konkrētas mājas un saka, mums ir uzdevums samazināt jums patēriņu. Izklausās diezgan dīvaini, es maksāju par siltumu viņiem, bet viņi grib, lai es maksāju mazāk. Tad viņi piedāvā ko? Viņi var piedāvāt dažādas pasākumus, kā to darīt. Var uzstādīt dažādas regulējošas ierīces mājā, kas taupa enerģiju, var skaidrot, var nodarboties ar informatīviem pasākumiem, kā piemēram energoefektivitātes centrs. Viņi var arī mēģināt kaut kā finanšu veidā nākt palīgā un piedāvāt kādus, piemēram, pasākumus, varbūt renovācijas pasākumu viņiem nebūs tik izdevīgi, bet uzdevums ir viens, tas ir jāizdara. Siltumapgādes uzņēmumi šobrīd ļoti protestē, saka, ka pieaugs tarifs. Iespējams pieaugs, bet tas, uz ko viņš šobrīd balstās, tas pamatojums
Es gribētu apšaubīt mazliet, jo ir jāsaskaņo ar regulātoru, un regulātorā vismaz esošajā likumdošanā nav paredzēts, ka par šādiem te izdevumiem varētu paaugstināt tarifu. Līdz ar to sanāks, ka siltumapgādes uzņēmumi būs vienkārši trukās. Ko darīt? Mums ir šeit siltumapgādes uzņēmumi, un mums ir arī, mēs esam visi interesēti, lai šie siltumapgādes uzņēmumi uzņemto šīs prasības. Vai nav jau, ka kāds nāk manā mājā un tur kāds foršs pasākums, jau man jāmaksā mazāk. Tāpat laikā pašvaldības var mēģināt sadarboties ar šiem siltumapgādes uzņēmumiem un var veidot kādus pašvaldību ESCO uzņēmumus. Un te mums ir arī pārstāvis, kas varētu būt vairāk pastāstīt par esošo situāciju. Es zinu, ka jūs kā siltumapgādes uzņēmumi esat ļoti skeptiski par šo schēmu, bet mēģināsim paskatīties no visām pusēm, arī no pašvaldības iedzīvotāju varbūt, un kāda ir iespēja pašvaldības ESCO veidu dibināt. Jā, tad, kā mēs zinām, ka energoefektivitātes direktīva būtībā stājās spēkā šī gada 1. janvārī. Un lai mūsu, kā Salaspils siltuma, mūsu tas ietaupījums tā kā neiekavētos un tas pusotrs procents nākamā gadā nepāraugtu jau uz 3%, tad mēs būtībā to ideju sadalījām divās daļās. Jo ir arī siltumenerģijas patērētāji, kas atbild, kas ir pašvaldības iestādes, un mēs kā pašvaldības iestāde būtībā gājām uz pašvaldību un panācām vienošanos, ka mēs pārņemam šēpību par pašvaldības iestāžu siltumenerģijas patēriņu, kas ir tikai viens bloks, un jau šī gada būtībā apkurss sezonas noslēgumā iepriekšējā mēs apsekojām pilnīgi visas pašvaldības iestādes, kas Salaspilī ir 20, un veicām gan auditu, tādu kā auditu būtībā apsekojām siltummezglus, kāda ir iekšējā sistēma, un veicām visu siltummezglu ieregulēšanu atbilstoši viņu darba laikam, nepieciešamībām, jo daudz, kur ēkas bija pārkurinātas. Un būtībā šeit var redzēt, ka atkarībā no tā mēs ieregulējām pēc nedēļas, un tā kā nedēļas griezumā patēriņš būtiski dažās iestādēs samazinājās. Un kopējais patēriņš ir pašvaldības iestādēs mēs samazinājām par 12%. Ar to mēs tā kā nebeidzām, kas būtībā domē ietaupa gandrīz gada laikā 32 000 eiro, kurus mēs tālāk varam atkal novirzīt citiem pasākumiem, jo te tagad būtībā domas brīvie līdzekļi. Papildus ir arī noslēgts līgums par energoefektivitātes, turpināt energoefektivitātes pasākumus pašvaldības iestādēs. Mēs arī veicam apkurss sistēmas sakārtošanu, pašlaik ventilācijas sistēmas sakārtošanu, jo viņas ir norunātas, tās visas ēkas ir norunātas, bet viņas nesasniedz to vēlamu ietaupījumu, dēļ būtībā dēļ dažādiem sīkumiem. Un tad otrs lielais bloks ir dzīvojamais fonds, par kuru jau mēs tikai šodien daudz un diskutējām, kāpēc tā renovācija ir tik lēna, kāpēc viņa ir tik gausa, un vai pašvaldības energoservisu kompānijas būstas drošības garants gan iedzīvotājiem, gan bankām. Tāds paliek tikai jautājums. Ja visiem ir jautājums par to, kāpēc siltumapgādes uzņēmums ir ieinteresēts un doma, jo pašlaik ir tas saistībā aptvērums gan domas finansējumu, gan arī daļai mūsu. Tas ir gan dzīvojamā fonda saglabāšana, kur ir ieinteresēta arī doma, un priekš mums tās ir nākotnes slodzes, lai mēs šodien neinvestētu līdzekļos, kas mums būtībā nebūtu slodzēs, kuras mums nebūs nepieciešams pēc 5 vai 10 gadiem. Tas ir jautājums, bet mēs ceram, ka mēs pirmos pilotu projektus varēsim palaist nākamā gada maijā. Tātad šeit bija piemērs par pašvaldību ESCO iniciatīvu. Vēl vēlos pieminēt to, ka ja šis 1,5% netiek samazināts pie gala patērētāja, tad pastāv iespēja aprēķināto summu konkrētiem uzņēmumiem iemaksāt šajā energoefektivitātes fondā, kurš tad kalpos kā rotācijas fonds, no kura mēs kā sabiedrība varam tikt klāt naudai šiem energoefektivitātes pasākumiem savās dzīvojamās ēkās. Un ESCO modelis strādā arī tieši dzīvojamo ēku sektorā. Viens variants ir, ja pašvaldība to veido, sadarbojās arī ar tiem pašiem uzņēmumiem, kas ir viņu teritorijā un mēģina panākt kādu izdevīgāku varbūt darījumu. Bet vēl ir variants arī to, ka mēs varam veidot mēs kā patērētāji varam arī izvēlēties ESCO principu. Un te es lūkšu varbūt tālāk turpināt Gati
ar prezentāciju un pēc tam Raivo, un tad arī diskutēsim par to, kā tad ESCO modelis, kāpēc viņš nav aizgājis, varbūt tik ļoti tautās. Lūdzu, 2 minūtes prezentācijai. Es ar ko sākšu, varbūt ir ar to, kas, manuprāt, pats galvenais. Tur ir visa prezentācijas kārtībā. Te ir slikti redzams 14. gada 18. oktobris, precīzāk pagājušā sestdiena, mana māja, pagrabs. Jautājums tāds, kā jūs domājat, es nezināju, ka es dzīvoju mazās Juglas krastā, kas šeit tad pārplūst. Vai man tā bija pietiekama motivācija, lai es kaut ko darītu ar ēku, lai viņi nepārplūstu? Nu, nebija tā pietiekama motivācija, tur ir veļas mašīna, divans. Izskatās, ka tā ir grīda normālā līmenī, bet tas linolejs pelva. Tātad viena problēma ir milzīga, kas, man liekas, ir tas galvenais angliski bottleneck. Visā procesā ir motivācija. Nav cilvēkiem motivācija kaut ko darīt, pats zinot, ka būs slikti. Tā, tad varētu tālāk. Nu, labi, mēs pārlicām vienam slaidam, tas tur nav tik svarīgi. Otrs ir šie te parādi. Rēķins mans par apsaimniekošanu manā dzīvoklī, parāds AS Rīgas siltums, parāds Rīgas ūdenim. Iedzīvotājiem ir šie parādi, kas ir tas banku it kā biedz. Manā gadījumā ir tas, ka es esmu samaksājis apsaimniekotājs, ir nozudis ar visu naudu, bet tam neiedzinās. Kas tālāk ir iedzīvotāju uztvertais no tā, kas ir realitātē, bieži vien atšķirās. Piemēram, te man ir piemērs ar Renesko, kur iedzīvotāji redz lietas savādāk, nekā mēs to redzam. Šeit mēs visi sēžam droši vien ar augstām izglītībām, maģistri, doktoru, un mēs spriežam par lietām, ko mēs principā nevaram objektīvi spriest par cilvēkiem, kuriem ir vidējās izglītības, pamat izglītības, viņiem ir pavisam cits dzīves uztveri un citā zināšanu līmenis, ko mēs nevaram to novērtēt. Te ir daudz un gari, Raivo varēs droši vien paskaidrot, ka diez vai atverot logu ir 100 latu sots un tā tālāk. Tas būtu kaut kāds. Jā, mēs nevaram tālāk. Jo vēl kas iedzīvotāji baidās no šādām situācijām, mazliet uzbūšu vējuši, visu tā siltumizolācija aiziet prom. Un tāpēc, man liekas, ar to finansēšanu nav tik liela problēma, kā ar to, ka cilvēki vienkārši negrib pagaidām, lai viņus finansētu, jo viņi negrib veikt šo ēku renovāciju tādā apjomā, kā būtu nepieciešams, ja Rīgā tur ir procents nosaucināts no vajadzīgā. Tā kā no sākuma būtu jāskatās uz šo te jautājumu. Mums ir daudz dažādi jautājumi, kur tas, lai mēs tiktu precīzi tur, kur vajadzīgs, mums ir jātiek centrā. Varētu nospiest tālāk, ir jātiek sarkanajā sešstūrī, kas ir jāatrisina. Tad mēs varam iet tālāk, kā to atrisināt, un ejot vēl tālāk, es nezinu, jūs arī patiesības varbūt nezināt, neviens nezinu, kur mēs te nākam un diskutējam. Bet tā lieta ir tāda, ka jāsaprot, iedzīvotāju uztvertais iegūms nav tas reālais iegūms, ko viņi iegūst. Jo es arī izstrādāju promocijas darbu, aizstāvēju iegūt doktoru grādu par lietām, ka ja mēs ar skaitļiem pierādām, jums iegūms būs tāds, tas nav tas, ko tas iedzīvotājs ir savā galvā. Diskusija pēc tam, paldies liels. Tikmēr mēs liekam atkal Raivo prezentāciju, kas ir turpinājums īsumā tikai ieskicējuši ar ESCO principu. Tas ir enerģijas performance, kā to latviski varēja, enerģijas rādītāji kaut kā, ja? Vienojās par konkrētu enerģijas rādītāju ilgtermiņā, un iedzīvotājs īstenībā izvēloties ESCO varbūt uzreiz momentā nejūt to iegūmu ekonomiskā ziņā. Tas bieži vien viņam ir raksturīgi, ka viņš skatās uz ēku kā uz kaut kādu bankomātu, un ja es varu ietaupīt kaut ko, tad es varu dabūt naudu ārā. Šajā gadījumā tas mazliet savādāk, un Raivo izstāstīs sīkāk. Nē, es par ESCO principu kā reiz stāstīt negribēju. Cik es redzu sejas, jūs par ESCO principu visi zināt līdz baltām pelītēm manā skatījumā. Es uztvēru vairāk to jautājumu tā, kas nozarei ir nepieciešams no valsts. Rubīns kundze teica, viņai 6000 ēkas, vēl te bija runas, manā skatījumā es piekrītu Gatim, problēma nav nauda, problēma ir nevēlēšanās, nesapratne, nezināšana un skaudīgums pat. Es atceros, neteikšu, kurš apsaimniekotājs teica, bet man viens apsaimniekotājs pirms kaut kādiem pāris gadiem pateica tādu frāzi krievu valodā. Они приватизировали эти дома из-за жадности.
Tas ir, tur nav ekonomiskais aprēķins apakšā, tur ir vairāk tas, ka es gribu dzīvokli un dabūt, un par vēl. Ja? Un līdz ar to cilvēki lielā mērā nav saimnieki savās mājās. Viņi ir vienkārši, man viņš ir, un tas ir mans un cauri, un lieciet man mierā. Un, ja problēma būtu nauda, tad būtu varbūt tā situācija tieši pretēji, ka Rīgā būtu visvairāk renovēto māju, tad, ka ir baigā ekonomiskā aktivitāte, un laukos būtu vismazāk. Izrādās, tas ir pilnīgi otrādāk. Tas, ko es gribu teikt, ir mazliet provokatīva lieta, bet tā ir lieta, kuram neviens šeit nav pieskāries. Es gribu apgalvot, ka mums ir problēma lēmumu pieņemšanas mehānisms daudz dzīvokļu mājā. Ja mēs tā paskatāmies, automašīna ir paaugstināts bīstamības priekšmets, katru gadu tehniskā apskate, un šitam te automašīnas īpašniekam neviens neprasa, vai tu gribi taisīt remontu mašīnā. Atnāc uz tehnisko skati, tātad šis jānomaina, aiziet, vai arī nebrauks. Mājas mums kļūst arī par paaugstināts bīstamības priekšmetu. Ja pareizi atceros, pēdējā gada laikā ir kādi 2 balkoni nogāzušies, viens tā skaitā cilvēkam uz galvas, un, man liekas, Rīgā kāds jums arī aizgāja pēdējā stāva pārsegumā. Un risks ir liels, un nākamos 20 gados tas risks palielināsies. Ja iedzīvotāji nesaprot to, tad attiecīgi viņiem ir kaut kāda demokrātijas izpausme, acīm redzot, ir mazliet jāsaprasina. Un tas, ko mēs redzam, ir, ka mēs norganizējam sanāksmi, uz sanāksmu atnāk 30% no dzēgas dzīvokļu īpašniekiem. Kā šo sanāksmi legāli, teiksim, padarīt par lēmumu, tas nav zināms. Un tas, ko es gribu tā provokatīvi, kā lūdzu? Labi, baigi fiksi. Tas, ko es gribu teikt, man liekas, valsts neredz šos apmērus. Es domāju, ka vajag saprast vispār, cik daudz sanāksmēs no visām tiek lēmums kaut kāds pieņemts, vienalga par renovāciju vai par renovācijas neveikšanu. Un ja, teiksim, mēs nedaram neko normatīvo aktu ziņā, tad vismaz viena lieta, ko vajadzētu darīt, tas ir masīva informatīvā kampaņa par ēku renovācijas nepieciešamību. Un šeit es gribu teikt, neviens komersants to pacelt nevar. To var pacelt tikai valsts. Tad vajag masīvi iet ar informāciju, kāpēc ēkas renovācija nepieciešama. Un tad jau iedzīvotājs var izvēlēties ceļus. Vai nu taisa caur mājas vecāko, Jāni Pēteri, vai apsaimniekotāju, vai ESCO, vai PECO, vai vienalga ko. Jā? Labi, pēdējais. 3 punkti pēc būtības. 2 par finansēm, 1 par finansēm. Tātad mēs zinām, ka nebūs 3 miljārdi eiro valstī vai pašvaldībai vai grantu programmām, ko ieguldīt ēku renovācijā. Ekonomikas ministrijas aprēķina, tātad par daudz dzīvokļu māju renovāciju vajadzīgi aptuveni 3 miljārdi eiro nākamos 20 gados. Tas nozīmē, ka jābūt ir uz biznesu balstītiem risinājumiem. Tas ir vienīgais ceļš, es citus ceļus neredzu. Tātad ir jāvar durvis vaļā plaši, un lai nāk pēc finansējuma apsaimniekotāji, lai nāk ESCO, PECO, PESCO, MESCO, viss, kas ir praktiski. Un tas, kas mani mulsina vēl joprojām, ir tas, ka Eiropā ir ESCO vai energoefektivitātes pakalpojumu līguma ideja aizgājis plaši. Latvijā Krišjāns, ja nemaldos, teica, ka ekonomikas ministrija par to dzirdēt negrib. Es nezinu, acīm redzot, laikam Renesko ir kaut kam ieriepas tomēr diezgan spēcīgi, kāpēc vai mēs esam mazliet sabojājuši to priekšstatu kaut kādā veidā, vai tās... Varbūt, es gribu zināt, jā, bet princips kā tāds vajadzētu ielikt normatīvos to energoefektivitātes pakalpojumu. Viņu vajadzētu atzīt kā līguma veidu. Un tad jau ies uz priekšu lēnām. Paldies, Raivo. Un vēl pirms mēs ejam diskusijā, es gribu iepazīstināt ar vēl vienu modeli, kas ir arī pieejams Latvijā. Es zinu, Renesko ir pirmā ESCO kompānija Latvijā, no 2008. gada. Un šobrīd ir kaut kas jauns, un, protams, ka tā joma attīstās. Un tad ir LV Savienības. Es lūkšu īsu 2 minūšu garumā prezentāciju par to, kas tad ir F-Cube. Jā, es varbūt nosaušu šeit, lai tas muguru.
Tad tas varbūt nav vēl viens modelis, kā alternatīva UNESCO, tas patiesībā ir kā atbalsta forma UNESCO, jo visi šīs programmas, kas izsāstīts par ESCO uzņēmumiem, visi ir ļoti jauki. Būsim godīgi, teiksim, no viņa skatu punkta, lai šis vispār projekts kā tās darboties, ir nepieciešams finansējums. Finansējums, protams, kā individuālās komeršanas, mēs ejam, mēs viņu meklējam, kur mēs gribam. Visbiežākā situācija notiks, mēs dodamies pie bankas. Tieši šādiem nosacījumiem, kur tikko stāvējusi slaida, cik es saprotu, banku tirgu šobrīd dabūt finansējumu ir diezgan dārgi, jo vispār tas ir iespējams. Tādēļ, ko dara Equity Management, viņi piedāvā alternatīvu variantu, kas varētu veicināt ESCO projektus Latvijā, kas dod vairāk apgrozāmas līdzekļus un veicināt visu šo renovāciju projektu kopumā. Tad kas ir mūsu modelis? Mūsu modelis patiesībā ir platforma, kas darbojas starp ārējiem investoriem un ESCO uzņēmumu. ESCO mūsu FQ platforma pati par sevi nefinansē šos ESCO uzņēmumus, to finansē ārēji investori, kas sākotnēji būs EBRD, Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banka, un eventuāli mēs virzīsimies uz starptautiskiem investoriem, kad būs uzbūvēts šis track records, kas atbalstīs konkrētiem standartiem. Situācija ir ļoti vienkārša. Katru gadu tiek par konkrētu summu izsniegtas tādas kā garantijas ESCO uzņēmumiem, kuri nosaka, ka ja viņi veiks šo renovācijas projektu pēc konkrētiem standartiem, tas atbalstīs konkrētiem kvalitātes standartiem, kas tiks novērtēt no ārējiem ekspertiem, būs pierādīts, ka šis projekts strādā, kad notiek maksājumi no iedzīvotāju puses, kā arī viņi apgalvos uzņemsies savas saistības atlikušo periodu laiku, viņiem tiks nodrošināts finansējums šo izmaksu formā, un viņi līdz ar to varēs veicināt savus ESCO uzņēmumu projektus nākt tālāk un tālāk. Paldies tev, galvāties mums. Nē, es domāju, paldies, galveno konceptu mēs kā saprotam, ja? Nu jā, tas ir galvenais koncepts, ja ir kāds konkrētāks detaļas par šiem kritērijiem vai kādiem finansējuma apjomiem, droši varam koncentrēties individuāli. Paldies. Mēs varam tad iesaistīties šobrīd diskusijā par to, kā tad ir ar to ESCO principu. Nu, tomēr viņš ir Latvijā jau vairākus gadus, bet tauta nav īsti uzticējusies līdz šim vēl. Protams, ka mums ir slikta pieredze ar iepriekšējiem varbūt kaut kādiem padomu laiku iedzīvotājiem, tas ir dzīvokļu apsaimniekotājiem, jā, un vēl varētu būt dažādi pamatojumi, varbūt tas, ka nedod uzreiz ātru ietaupījumu, varētu būt variants. Mēs mēģinām vienkārši apskatīt dažādas puses, kas tad varētu būt par pamatu. Tas, ka nav šobrīd nekāda valstiskā atbalsta varbūt paredzēta, un tas, ka tas ir iezīmēts īstenībā nākamajos plānos, vai tas glāb šo situāciju, vai tas ir izdevīgākais modelis? Es gribētu tikai tā papildināt, ka es nevarētu teikt, ka, teiksim, neusticās iedzīvotāji. Es, piemēram, varu pateikt tā, ka Cēsu pilsētā pašlaik šim konceptam nav problēmas. Mēs praktiski varam pateikt, jā, mēs ņemam jaunas mājas, atnāks 3, 4, 5 mājas, tuvākie cilvēki, kas jā, mēs gribam. Problēma ir vairāk tā, ka mums tiešām pašlaik ir jautājums par finansējumu un jautājums par teiksim, normatīviem un par to, ka mums vajadzētu attīstīt to konceptu valstiski. Ja mēs gribam Rīgu renovēt, es domāju, te ir 5-10 ESCO vajadzīgi. Vismaz. Kas ir jādara? Kas valstī ir jādara? Jāsaka normatīviem. Kas tieši? Kas ir? Manā skatījumā, tad, kā jau es rādīju, ir jāizdara kaut kāda, varbūt mazāk populāra lēmuma attiecībā uz lēmumu pieņemšanu daudz dzīvokļu mājās. Respektīvi, iedzīvotāju skaits, kas balso par projektu? Neiedzīvotāju skaits koncepts. Pašlaik ir tā, atnāk cilvēki, kas ir mazāk pa pusi, paskatās, lēmumu nepieņem, aiziet mājās. Nākošreiz atnāk trešā daļa vispār no iedzīvotājiem. Paskatās, lēmumu nevar pieņemt, aiziet mājās. Viss šī māja norakt uz vairākiem gadiem. Bet tad mēs nonākam pie tā, ka iedzīvotājiem ir jābūt ieinteresētiem, ar viņiem ir jārunā. Vai arī jābūt piespiedu mehānismam, kas nosaka to, ka, piemēram, ir valsts, kur tas ir atrisināts savādāk. Dāmas un kungi, nevajag kratīt galvu. Tad, ja pareizi atceros Itāliju, tātad, ja iedzīvotājs neuzņemās iniciatīvu mājas sakārtošanā, viņš nenāk uz sanāksmēm, nepieņem lēmumus, tad varbūt pirmajā sanāksmē ir šie 50% plus viena balss, kas ir prasība. Nav kvoruma, otrajā sanāksmē mājas likteni izlēmt kaut vai 2 cilvēki, kas ir atnākuši. To var noteikt ar normatīvu, tad sanāksme pēc mēneša vai pēc tādā laika periodā vai pat tādā mēneša dienā katru gadu. Ja? Un vienkārši tātad mehānismi ir.
Mēs vienkārši nemākam viņus atrast. Visi kliedz, ka tas samazinās demokrātiju. Demokrātiskajās Eiropas valstīs tas demokrātiju nesamazināja. Es dodu jums vārdu. Lietuvā, starp citu, 51% darbojās, un viņiem bija situācija, ka tas ir novedis pie tā, ka iedzīvotāji sūdzās par to, ka 51% tādu nobalso un automātiski 49% iekļūst parādos viņu dēļ. Viņiem tā bija diezgan liels problēmas, ka viņi tur arī bija spiest kaut ko izcināt. Jo, es nevaru pa kaimiņu pateikt, ka viņš tagad manis dēļ maksās kredītu. Lūdzu. Jūras galvenās Rīgas enerģētikas aģentūra, es tā jūtu, ka tas ir īstais brīdis, vēlāk nepretendēšu. Tad ir nācies man darba uzdevumos klausīties gan Kreteks stāstu tieši, gan lietuviešu stāstu. Un tad šeit var zināt, ka Lietuvā pagriezās viss radikāli uz labo pusi tikai tad, kad viņi pieņēma pātagas variantus Saeimā gadījumā, ja iedzīvotāji atsakās. Tas ir tas, kas pagriez tagad simtos, viss tas, kas draudēja sabrukt viņiem, aizgāja piekrišanas, viss, un pēc Saeimas loma mūsu valstī, vai ko līdzīgi, un te jau iepriekš izteicās, vai braukt un mācīties, ar ko atšķirās Lietuva no Igaunijas, īsi otrā piebilde. Tiešām arī Gads teica, galvenais ir tās informēšana un zināšanas. Un tad atšķirības starp Lietuvu un Igauniju, kā Igaunija ātrāk sākās, mazāka valsts un pie labie piemēri nostrādāja paši. Šodien cilvēki pēc jauniem projektiem dodās pat tiešos komerces bankām, kur ir zemu procenti, jo ir visiem zināt tas rezultāts, kā sedz, kā teikt, tie izdevumi sedz enerģijas maksu. Lietuva lielāka valsts par Latviju, tas gāja lēnāk, tāpēc tur tas pārpēks svarīgi. Tas ir jūs atzīme. Jā, lūdzu. Labdien visiem! Es esmu Kristofers Vaigsnīgs, no ēkas iepāršanas un energotālības biroja. Būtībā man kolēģis Elvijas Rannīts pastāstīja par finansēm, un ēkas iepāršanas birojas un FQ strādā ciešā saistībā. Un runājot par lēmumu pieņemšanu mājās, tas, kā mēs esam plānojuši veidot arī sadarbību, mums ir potenciāli sadarbības partneri Liepājā, gan ir plānojis ko kompāniju veidot, gan Dobelē, arī Salspilī, kā dzirdējām. Un tas viens no variantiem ir, ka mēs ejam komunicēt ar šiem ēku iedzīvotājiem viens pret vienu, informēt viņus un stāstīt, mēģināt izskaidrot, izstāstīt viņiem saprotamā valodā, kāpēc ir jāveic renovācija, kas ir energoefektivitāte un tā tālāk. Jo iedzīvotāji to nesaprot, bet viņi ir ieinteresēti par drošiem un komfortu savās ēkās. Tad šī ir iespēja, kā to var panākt. Būtībā FQ ir Holandē dibināts uzņēmums, tikai tāpēc, lai piesaistītu šīs rietumu valstu investīcijas, ir zaļie fondi, kur šīs finanses netiek izmantotas. Un šie zaļie fondi piešķir naudu energoefektivitātes uzņēmumu, energoefektivitātes pasākumiem, sociālajiem projektiem, bet nav pietiekami lieli projekti, kuros investēt. Un pie mums Latvijā, Baltijas valstīs, Austrumē Eiropā ir šie daudzdzīvokļu māju masīvi, kas ir milzīgs potenciāls šiem projektiem, kas ir gan energoefektivitāte, gan sociāli projekti, jo iedzīvotājiem tiek nodrošināts ēkas, un tad mēs mēģināsim piesaistīt šo finansējumu, kas ir, kur ir ļoti liels potenciāls. Mēs arī esam panākuši tieši, ka Eiropas rekonstrukcija banka ir ieinteresēti iesaistīties šajā platformā, šajā finanšu modelī. Un tas mūsu galvenais mērķis, visatveroša renovācija. Paldies. Ok, es sāku izklausīties pēc reklāmas klausas vienkārši. Ir tā, ka, protams, ir vairākas ESCO kompānijas, ir dažādi ārvalstu instrumenti, finanšu, ir Eiropas attīstības banka, ir NEFCO, tas Ziemeļvalstu attīstības instrumenti, ir Eiropas rekonstrukcija attīstības banka, Pasaules banka un tā tālāk. Kā mēs to varam piesaistīt, lai tas būtu nevis caur kolēģi starpnieku organizācijas, lai valdība arī būtu interesēta, lai ekonomikas ministrija sāktu kaut ko risināt, kam ir jābūt tiem priekšnosacījumiem, vai mēs redzam kaut kādus vispār iespējas, ka mēs arī varētu izmantot kādu Jessica fondu, kāpēc Jessica fonds īstenībā netika izmantots, ja tāpēc Kredeks ir tik veiksmīgs. Kādi ir vēl alternatīvi mehānismi, kā piesaistīt šos starptautiskos finanšu instrumentus?
varbūt arī politiķiem padomāt, kāpēc mums tas potenciāls nav izmantots. Jo šobrīd tā galvenā atbilde, ko ekonomikas ministrija saka, kāpēc Jessica nav, lai nesadrumstalotu mūsu esošo atbalsta fondu. Ja? Tādēļ, ka valstī ir jāiegūt ļoti liels pūls, lai izstrādātu šo atbalsta programmu, valstī jānāk iekšā ar savu kapacitāti, lai iesaistītu, lai noturētu, lai izveidot stabilu sistēmu. Ir KfW, kas ir Vācijas banka, ļoti daudz reizes klauvējuši pie Latvijas durvīm. Ja? Mēs gribam investēt. Lūdzu, kāpēc nenotiek? Kas ir pie iemesliem? Ir kāds atbildes, kādi ierosinājumi? Jo jūs piekrītat man vai nepiekrītat vismaz? Atbildēt komentārs. Es par to Jessiku precīzi nezinu, bet, manuprāt, mūsu valdība nav tādēļ, ka tur ir jāsās līgums ar šo struktūru un jāinvestē naudu nedaudz. Daudz ne, bet vienalga jāinvestē. Un līdz ar to arī parādās tas, ko jūs teicāt, ka vajag arī pretī, ko mēs ar to naudu darīsim. Visam mums vai noskatīsim, vai prāt pamāz. Bet man ir jautājumi bišķi arī tiem kolēģiem, kas par tiem ārvalstu fondiem, tiem investoriem stāst. Bieži nefinansē jūs ar, teiksim, 0% likmi. Tie ieguldījumi nebūtu bez procentu. Nē, protams. Te jau jāatbild. Kāpēc mēs nevaram, tas, ko jūs kolaties visu laiku aiziet garām un nesaprotat laiku. Kāpēc mēs neveidojam paši iesākumā šādu te fondu ar to naudu, ko mēs varam uzsākt? Pēc tam jau aizies tas viss pasākums, tad jau arī bankas atvērsies, jo jūs redzēs, ka tiešām viss notiek. Un mēs esam gatavi atkal atdot tā augļus ārzemniekiem brīvi, bez piespiešanās, plus vēl viens te politiķiem ieteikums. Ja gribat to procesu pātrināt, protams, tad būtu vajag nepopulāri, uzliekam nodokli uz enerģiju. Bet jūs arī esat tagad politiķis. Es esmu gatavs par tādu piedāvājumu, bet tas būs tik nepopulāri, ka mēs uzreiz būsim zem galvu. Jūs teicāt, kāpēc mēs neveidojam, mēs šeit runājam. Es piedāvāju, tas autumu modelis, kas ir mūsu pašu finanšu mehānismus. Jūs to varbūt palaidāt garām. Mēs runājam par autumu, kas ir mūsu pašu finanšu modelis. Mums nepietiek finansējums. Mums ir 150 miljoni, ko mēs varam piesaistīt. Kur mēs vēl papildus? 150 miljoni ir ļoti liela nauda. Mēs jau neesam apgūši par tik daudz tā nopietni. Vienkārši varētu piesaistīt, teiksim, šos nedaudz finanšu institūciju nav, ka jārēta skaidru signālu, un tur es arī vēl piekrītu. Kamēr nav atrunāts, ka grantu programmās par šo iespēju izmantot, tā skaitā arī riskā modelis, pat jūs vienlaicīgi nosacījums. Tikmēr šo signālu nav, tāpēc uz pašvaldību ēku līmenī varam to centīsies izdarīt nākšo gadu sākumā, piemēram. Skaidrs sūtīt šo signālu, ka šajos objektos tas ir iespējams un tas ir vēlams. Un sagatavot arī līgumu, paraugs metodoloģijas vispār. Turienes arī būs tad iemesls noticis pie šiem kungiem Londonā un Frankfurtē. Mēs turēsim pie vārdu. Viņas tikai komentārs bija. Jā, mēs domājam, ka, teiksim, altums mums arī viss atrisinās, mēs ļoti kļūdamies. Jo, ja mēs runājam par Rīgas mājām, tad tā summa, kas ir vajadzīga tām 6000 mājām, sastāv no 1,2 līdz 1,5 miljārdiem eiro. Tātad ar tiem 176 miljoniem nepietiks. Šai ziņā ir jāmeklē dažādi, nevis tikai viens, bet dažādi, teiksim, šie finansēšanas avoti un nedrīkst palaist garām, teiksim, to pienākumu, kur ir siltuma, respektīvi energoapgādes uzņēmumiem. Tikai šeit ir viena nianses, kā no kurienes tad energoapgādes uzņēmumu to naudu ņems, ko ieguldīt pie gala patērētāji, lai tos 2% dabūtu. Tikai no saviem iedzīvotājiem, ne no viena. Tātad vienīgais ienākuma avots ir tarifi. Tātad viņš noteikti cels tos tarifus, un tad ir kapitāli nepareizi domāt, ka, piemēram, Salaspils siltums vai Rīgas siltums laidīs kaut vai 1 eiro pār savu pilsētas robežām no naudas, ko ir samaksājuši viņu pilsētas iedzīvotāji. Tātad mūsu priekšlikums ir, ka šo naudu ir jāpatur pirmkārt pilsētā un, kā teiksim, vismaz lielajām pilsētām
Noteikti šai sakarā ir jāveido savi rotācijas fondi. Kas attiecas uz Rīgu, Rīga patreiz pie tā strādā, jo mēs esam iesaistījušies starptautiskā projektā, kur daudzas Eiropas pilsētas šajā konsorcijā strādā pie tā, lai veidot pašvaldību rotācijas fondus. Un noteikti šis jautājums atrisināsies, bet savukārt domāt, ka, teiksim, siltumapgādes uzņēmums varētu pie gala patērētāji, mēs visu laiku runājam, kā tad viņi realizēs to 1,5%. Teiksim, veikt tikai kaut kādus darbus, ieiet dzīvojumā mājā, tikai veikt kaut kādus darbus un viss būs kārtībā, būs tie 1,5%. Mums ir jāsaprot viens. Ja siltumapgādes uzņēmums piedāvās savu pakalpojumu vienai dzīvojamai mājai un tur veiks šos renovācijas darbus, tad māja siltināt nekad netiks. Tie iedzīvotāji nebūs ar to mierā. Paldies, tātad pašvaldības rotācijas fonds ir tā viena no idejām, Raivo un tad pēc tam tā atsūcis. Es sasummēju, teiksim, tādas idejas, ko mēs tā esam izteikuši, apmēram tā. Viena lieta, kas ir nepieciešams, tas ir kaut kādas izmaiņas normatīvos. Un tas, ko es redzu īpašumtiesības attiecībā tieši uz kredītiem, ko Gontarev kungs minēja, ka kredīts ir uz dzīvokļu īpašumu. Lēmumu pieņemšanas mehānismus, uz ko es pastāvu, ka tas būs problēma, cevišķi mēs mūsu 2 kopienu Rīgas mājas centīsimies renovēt agri vai vēlu. Un trešais, lai normatīvos tiktu atzīti tirgus spēlētāji. Tātad pārvaldnieki, ESCO, PESCO, administratori, vienalga, kas tie būtu, jo mums viņi visi būs vajadzīgi, lai tās ēkas renovētu. Otra lieta, ko es esmu redzējis, starp citu jaunajā Altuma programmā mazliet, un ko cenšas, es esmu dzirdējis ministriju līmenī, ko cenšas vairāk speciālisti virzīt. Neskapēc mēs cenšamies uztaisīt modeli, finansēšanas modeli, kas būs derīgs visiem. Tas ir no mājas, kurā ir 3 dzīvokļi, līdz mājai, kurā ir 300 dzīvokļi. Tā nedarbojas tirgus manā skatījumā, un man ļoti dīvaini bieži vien to dzirdēt no valsts ierēģiem. Tad, ka valstī būtu, ja tāda valstiski mēs domājam, vajadzētu iet tajā virzienā, kur par vismazākiem līdzekļiem ir vislielākais enerģijas ietaupījums. Nākotnē, vai ne? Tas nozīmē, ka lielā mērā prioritātei vajadzētu būt pietiekami lielām mājām. Es nesaku lielākajām, bet pietiekami lielām mājām. Un pēc tam mēs varam pēc gadiem naudu sākt piešķirt mazākiem objektiem. Tas, ko es vēlos uzsvērt, manuprāt, ir nepieciešams izstrādāt finansēšanas modeli, kas darbojas, kas reāli darbojas, nevis tā kā mūsu iepriekšējā pagājušā plānošanas perioda finansējuma programma, viņa nopuksēs, būsim godīgi, jā. Tātad modelis, kas darbojas, palaižam viņu, lai viņš aiziet tajā testa fāzē, un pēc tam, ja mēs redzam, ka ir nepieciešams piesaistīt mazās mājas un mājas no Zilupes un Krāslavas, Kārsavas un visurienes, tad mēs to modeli varam sākt saldināt. Ka teiksim, tās mājas, kas tur tālajos Latvijas perifērijās, tad viņām iedodam vēl kaut kādus papildus bonusus, bet primārais, lai tiešām tā sistēma aiziet un aiziet uz gadiem. Un tad teiksim, es domāju, ka tas būtu no valsts viedokļa visiedzīgākais variants. Paldies. Es tikai īsu komentāru par to, ko jūs teicāt par to atbalstu schēmu. Te visi mehānismi, ko jūs minējat, ir mūsu jau ziņojumā iekļauts, ko mēs arī adresēsim tālāk atbildīgiem personām. Bet viena lieta par to atbalstu, kas skar tur attiecībā pret mazajām mājām reģioniem un būt pret maznodrošinātajiem. Ja mēs runājam par Eiropas Savienības fondu līdzekļiem, tad tur ir uzstādījums galvenais, ka nevar tikt izstumtas reģioni, attāli, mazākas ēkas, visiem ir jābūt vienādām iespējām. Bet ar šo modeli var izstumt, un tā ir izstums ekonomiskā, teiksim, atmaksāšanās. Bet lielās ēkas skaidrs, visiem ir izdevīgāk lielā ēkā. Jums tiek lielāka teritorija, vairāk energoefektivitāte. Es nerunāju par to, ka uzlikt kritērijus, lai viņas nebūtu. Es sapratu, bet mums ir jācenšas iekļaut arī tās mājas, kuras varbūt šobrīd nav ekonomiski un tīri tehniski tik pievilcīgas bijušas.
lai būtu tas vienlīdzības, jo tas ir Eiropas Savienības pamatu uzstādījums, un es strādāju ar Eiropas Savienības normatīviem, un es zinu, ka šādi ieteikumi viņi ir jau uzstādījuši šobrīd ekonomikas ministrē, tātad pirmkārt, kur ir atbalsts maznodrošinātajiem, otrkārt reģioniem un atstumtajiem, kas ir ar zemu attīstības indeksu. Atbalsts, tā ir pavisam cita opera. Maznodrošināta, tas ir pilnīgi, teiksim, cita lieta. Tas ir atsevišķi, kam ir jābūt, pilnīgi piekrītu jums. Bet vienkārši, teiksim tā, nevajag mēģināt uztaisīt ekonomisko brīnumu un māja, kas dabiski, nezinu, laukos iztukšojās jau, kurā vairs nav iedzīvotāji, ka mēs grūžam tajā iekšā milzīgas investīcijas, kur, tad mēs uztaisīsim banku modeli, ko bankas tik cītīgi prognozēja, ka pēc 10 gadiem tur vairs tāpat nebūs cilvēki, kas ekonomiski pamatotām investīcijām jābūt. Naivs jautājums vienās prātā. Mēs vispār esam tā pareiķinājuši, cik vidēji gadā māju mēs varam siltināt Latvijā. Vai ir tāda aprēķina? Izliezējot celtnieku kapacitāti. Cik vienā gadā māju mēs varam nosiltināt? Kvadrātmetru vai vienalga kādu tur mērvienību. Mums te ir energoauditorija. Jo atnāk savādāk šitie aktīvie jaunieši ar 3 miljardiem no Holandas, un mēs gadu laikā vai 5 gadu laikā iztērēsim, bet nosiltinājot būsim tikai 10% māju. Ir tāds pētījums, bija tāds projekts Build Up Skills, kur var internetā apskatīt, pēc tam mēs varam pārunāt, ja vajag to informāciju. Pēc ar fondu var izpētīt, tāds pētījums ir izpētīts, kāds ir kāds ir apmācītā personāla daudzums nepieciešams, kas ir būtu kā jāmāca papildus vai jāuzlabo kvalifikācija, tas viss ir izdarīts. Kāda kapacitāte tā? Celtnieki nepaliek vairāk. Jā, tā ir viena problēma, ka mums ir jāstrādā arī pie tā potenciāla, kas mums ir profesionāli ieviesēji. Jo tad jau tiešām Holandē jābrauc ar visiem celtniekiem mums palīdzēt. Mēs risinām. Es domāju, ka tas pats Build Up Skills un ļoti daudz arī citas pasīvās ēkas, arī asociācijas un RTU varbūt. Tur varētu būt tā, ka ja šeit būtu skaidrs, ka tas nevar notikt, viss tā renovācija nevar notikt nevienu, ne 2, ne 5 gadu laikā. Tas ir 10 gadus, apmēram dekādas jautājums vismaz, ja pie tā ķerās ļoti nopietni klāt. Un tas nozīmē, ka šeit ir darbs iespējams un pietiekoši labi ienākumi dzīves apstākļi, mēs varam saukt atpakaļ tos cilvēkus, kas ir aizbraukuši. Viņiem būs iemesli šeit beidzot atgriezties, un tas ir tas jautājums par to, ka, protams, valstī teorētiski ir izdevīgi bez šaubām ietaupīt pēc iespējas vairāk, norminējot pēc iespējas lielākas ēkas, bet tas nerisina nekādas valsts attīstības, ilgspējīgas attīstības problēmas ilgtermiņā. Mēs jau varam daudz ātrāk atrisināt tā saucamo depresīvo reģionu problēmu, iztukšojot viņus nevis 10 gadu laikā, bet 2-3 gadu laikā, nogriežot. Viss, kas nav izdarīts. Jautājums arī. Jautājums tagad, vai to 6000 ēku skaitā ir arī ēkas, kuras, ja viņas renovēs, pieņemsim vēl pēc 10 gadiem, viņu kalpošanas laiks vispār principā ir vairs ekonomiski izdevīgi vispār viņu renovēt. Respektīvi, vai tās 6000 ir tās, kuras tiešām reāli būtu jārenovē, un pēc tam viņas vēl kalpos vēl tos plus 50 gadus? Jā. Tātad visas ir tās ietveres, Tātad Rīgā ir pārpa 24 000. Tātad mēs runājam par tām daudz dzīvojumām mājām, kur lielākoties ir ietver pēckara būvība. Tas ir tā, 50. gadā būvēta, tagad ir mums 60 gadi, 64 pieņemsim, plus vēl renovēs pēc vēl kaut kādiem 5-7, un tad plus to 50. Pēc renovācijas jau 50 tās mājas pēc kalpošanas. Tātad neaizmirsīsim, ka gan pati māja celtniecība dažādi notika. Kaut gan pēc vienu un tā paša tipu projektu viņi cēl dažādi izpildītāji, kas ar dažādu kvalitāti paveikts. Gan arī viņa eksploatācija notika tā, ka viņi dažādi nodzīvotības pakāpi. Un šīs 6000 mājas ir atjaunojamas mājas, tie nav grauzstrīgā. Un pēc viņu atjaunošanas šīs mājas ir labā stāvoklī, lai viņas vēl kalpotu, šeit jūs sauciet 50 gadus acīm redzot tāds. Jā, to, kad acīm redzot tos 6000 arī mēs nepacelsim,
Viss tās mājas, kas nebūs līdz 30. gadam renovētas, renovācija droši vien vairs. Respektīvi, iznāk tātad 50. gadā celtās mājas 120 gadu kopumā. Varētu būt. Bet tas nav tāds mehānisks, priekš tam ir tehniska apsekošana. Renovācijas, bet tas būtu, teiksim, ekonomiskā pamatojuma arī viens no punktiem veikt kvalificēt tehnisko apsekojumu. Vai ir vērts vai nav. Tādu ēku nebūs daudz, kurās patiešām vairs nav vērtīgi. Kā es sapratu, tad viena no tām galvenām problēmām ir tā normatīvā bāze. Gan par to, uz ko attiecās šis kredīts, lai viņš tiktu īpašumam piesaistīts, gan uz lēmumu pieņemšanu. Bet to visu jau es esmu dzirdējis arī agrākās diskusijās, sarunās, un es domāju, ka no atbildīgās ministrijas Saeimas komisijas, visi tak to zina. Un es te nedzirdēju to atbildi, iespējams tāpēc, ka šeit nav ekonomikas ministrija, kāpēc tas netiek risināts, vai mums ir absolūti, zema ierēģu kapacitāte, nevēlēšanās, varbūt Latvijas gāzes lobijs, jo es domāju, ka viņi nav tie, kas ieinteresēti ir ēku energoefektivitātes uzlabošanai. Varbūt no Nacionālās apvienības vienotības var komentēt, kāpēc ir tik grūti sakārtot to normatīvo bāzi, un vai mums ir cerības, ka nākamajos gados kaut kas mainīsies? Tāpēc, ka kāds no lobijas ir. Piemēram, tur jau vienotība viegli negāja, ka gāzes tirgus liberalizācija Latgalē neveiksmīgi startējušies deputāti Zaķis jau darīja visu, ko viņš var izdarīt, lai visu kavētu, un tad mums Latvijā arī cīnījās ar viņu. Bet ekonomikas ministrijā tur ir konkrēti 3 cilvēki, dažādi zinām, kas pa lielam, reizēm individuālam personiskām īpašībām spītību un tādas lietas, teiksim, reizēm nevēlās pieiet kaut kā radošāk visam tam. Otrs ir, ierēdniem interesē viena lieta tikai, attiecībā uz Eiropas fondiem, kā ātrāk viņus iztērēt bez problēmām. Tā ir tā sistēma būvēta. Atdod automam, tiks izdāli to visu un visu. Es aizmirstam pateikt, mēs ierakstam sarunu, ja? Lūdzu, Līdija. Iereiz ierakstējis, gribētu aizstāvēt ministrijas, cik man ministrijas jūs minētie 3 personāži teikuši, ka visi ir nopietnas juridiskajā Saeimas komisijā. To viņi man personīgi kāds. Nav taisnības. Visu to iesaistējuši, mums idejā, visu vienkārši noviec. Ok, vēl vienotības. Es vēl piekrīstu to arī, kad Saeimā ļoti daudz kas nogrības. Mēs ar vakarēju bijām, ka noteikuma līmenī tas ne. Es zināmā mērā piekrītu, bet tas, ka juridiskajā komisijā noteikti ne, jo nedomāju, ka šī komisija skata to jautājumu. Es tikai aizstāvot ministriju, Bet attiecībā uz ierēdni, es domāju, ka ļoti lielā mērā mēs vainojam politiķus, teiksim, Saeimā vai ministri kā tādu, bet ļoti lielā mērā par to būtu jābūt atbildīgai ierēdniecībai. Jo ministri mums mainās tik ļoti ātri, kad viņš nepaspēja piedzimt, kā jau viņš nomirst. Un, teiksim, to savu potenciālo darbu viņš praktiski neizdarīja. Tā ir viena no lielajām problēmām par to politisko atbildību, bet tomēr tos ministrus nevajadzētu mainīt. Tātad tas teicienu jāizžērišķi kā pēc Čatvīgām, un šai gadījumā arī kaut kas līdzīgs. Un tā atbildībai, ko politiskai, protams, kad būtu jāprasa arī lielāka politiskā atbildība gan no partijām, kas vada tās ministrijas. Šajā gadījumā man ļoti grūti teikt, jo jūs ļoti labi zināt, ka Dombrovska kungs nesen sāk strādāt, bet vienotībā vēl nesenāk viņš iestājās. Ja? Šobrīd tā sadarbība mums nav notikusi, bet tas, ka tiešām tas notiek ļoti neveiksmīgi un kad tur būtu jāmaina gan likumdošana, gan arī normatīvi akti dažādi, protams, ka tas tā ir. Man ļoti patika šodienas saruna, es ļoti daudz ko jaunu, protams, ka arī uzzināju un arī jūsu viedokļus. Un šiem viedokļiem būtu jādara zinām viņi ar vien vairāk tiešām ministrijām un politiķiem. Un tad, kad arī Saeimā jāvirza, teiksim, likumdošanas likumi kā tādi, tajā brīdī, kad viņš ir atvērts, kad viņi veido, tur arī var izteikt visus šos viedokļus. Šajā gadījumā, ja par to neviens nerunā, tad par to arī neviens nerunā. Un ticiet, man nostrādāju šobrīd Saeimā, un es Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijā strādāju par šo jautājumu vispār. Ja mēs runājam par piesaistībušanu, to, ko es teicu, ko mēs izlēmām, ka tas tika nolemts šobrīd, un ka tas ir ļoti labi,
par daudzām lietām, bet tieksim par energoefektivitāti kā tādu. Un pieņemam, ka tie, kas sēž saimā politiķi, viņi nav speciālisti visās jomās. Ja? Un viņiem ir jādara zināms, tas, kas jādara zināms. Tas lielākā atbildība jābūt ministrijai un ierēģiem. Bet vai jūs saimā zināt par 2020. gada plāniem mērķiem Eiropas Savienībā? Kāda ir energoefektivitātes joma? Es domāju, ka ir ļoti liela zināšana par to nav. Kā tas ir iespējams? Nu kā ļoti vienkārši. Tieši tāpatās kā droši vien priekšstatu nav par to, kas notiek pilsētā. Tieši tā. Un ņemot vērā, ka mums jau tās pilsētas ļoti atšķirīgas, lielās, mazās pilsētas un lauki pavisam, un mums vienmēr bija jāpieņem normatīvs viens, kas atbilst visiem. Tas ir ļoti sarežģīti pieņemt, vai Rīgai būtu, lai, teiksim, Dzilupī, kā jūs teicāt, tas normatīvs atbilst pilnīgi. Vien tāda nianses, pamatojot to, ko es teicu, ka viens no deputātiem pavisam sen šajās dienās, kaut 2008. gadā ir jau pieņemts pilsētu mēra pakts, uzdeva mums šo jautājumu, kas ir pilsētu mēra pakts. Tas nav vienīgais jautājums, arī ļoti daudz iesaistos un atbildes ir ļoti interesants, tieši uzrunājot pirms vēlēšanām politikas, tas bija kurjos situācijas ļoti daudz. Bet labi, ir protams, svarīgi zināt, kurš pie kā ir vainīgs un tāpēc svarīgāk ir zināt, kā labāk un kādi ir risinājumi. Mēs šodien šeit esam apkopojuši ļoti daudz idejas. Jāsaka godīgi, ka tas ziņojums, ko es jums arī nosūtīju vakar, ietver visus tās tēmas, par kurām mēs runājām, varbūt pat detalizētāk iet arī klimata pārmaiņu finanšu instrumentā un arī ēku energoefektivitātes likumdošanā. Es jūs aicinātu varbūt tiešām izlasīt kādā, tagad vakar paliek tumšāki, augstāki, varbūt kādā vakarā sanāk izlasīt un atsūtiet mums arī kādu komentāru, ierosinājumu, varbūt kā to var papildināt, uzlabot. Mēs arī ņemsim vērā tās idejas tieši jūsu vārdos minētās šodien arī un iekļausim tās ziņojumos turpmāk un arī dosim zināt par to atbildīgajām institūcijām. Lai tas darbs neapstātos, tiešām aicinātu būt tādā kontaktā, un mēs arī mēģināsim, Ansis noteikti izsūtīs arī pēc pasākumu, gan arī preses relīzi, gan arī par to, kas tad ir secināts un kādi varētu būt nākamie soļi. Mēs ar to noteikti nebeigsim, un es aicināšu tiešām, kā arī jums minēju, katram mums kā pilsonim ir jau dotas tiesības iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesos, vai mēs tās izmantojam. Es pati kā NVO vadītāja varu teikt, ka tas ir vienkārši milzīgs iespējas, kur mēs varam iesaistīties un kur mēs varam tiešām teikt savu vārdu pie likumdošanas, pie lēmumu pieņemšanas un mūs var sadzirdēt. Tagad arī aicināšu to, ka Eiropas Savienības fondu ietveros ir arī uzraudzības komiteja, ir arī apakškomitejas, kuras strādā pie konkrētajiem arī ministru kabineta noteikumiem. Un ministru kabineta noteikumu projekti vienmēr ir publiski pieejami. Tā kā sekojam līdzi, esam modri, mūsu interesēs tas ir. Un tiešām liels paldies par produktīvu darbu. Aicināšu vēl pievienoties kafijas pauzē uz diskusiju, varat vienkārši savstarpēji apmainīties ar idejām vēl. Liels paldies tiešām šodien.